Man nelikās, ka viss, kas ar mani notiek, man ir jāstāsta. Tu esi slikts garstāvoklis, tev laikam tur sieva sabojāja, vai tev tur, laikam tāpēc, ka tu piecinieku dabēji, vai tāpēc, ka darbā ir problēma. Nē. Tad, kad divi cilvēki mīl viens otru, tad jūs man piekritīsiet, viņi sāk nostāties pret visu pasauli. Un mūsu situācijā tas nebija vienkārši, jo bija ļoti saulaina, gaiša un silta oktobra diena. Man bija 6 gadi. Es tikko biju uzsākus mācības 1. klasē. Un man bija tētis, ar kuru es vienmēr devos kopā piedzīvojumos. Tētis bija makšķernieks. Un arī tajā sestdienā viņš saraka tārpus un kopā ar savu draugu Ivaru un kopā ar mani un ar mūsu vilku, aitu sugas kucīti Lēdiju, mēs iekāpām mašīnā un braucām uz Gančauskām. Tā ir tāda vieta, kur mans tētis ir piedzimis. Apmēram 25–30 km no Siguldas, un viņš mani paņēma līdzi. Mēs atbraucām, un viņš teica, Agnese, mēs pamakšķerēsim. Es vēl biju pārāk maza, lai makšķerētu, kaut gan es viņam asistēju vienmēr. Viņš teica, tu aizej un palasi lazdu riekstus. Tur noteikti ir jābūt riekstiem mežā. Un viņa ar Juri attina savus makšķeres, salika uz āķiem tārpus un sāka copēt. Un mēs ar Lēdiju turpat blakus sākām staigāt un meklēt riekstus. Riekstus mēs neatradām, bet pat cik es savu ģimeni biju bijusi kopā ļoti bieži, gan ogot, gan sēņot, man no meža nebija bail. Es droši devos Lēdijai tajā virzienā, kur viņa mani veda, jo es arī viņai uzticējos, un tā mēs sākām iet. Man kājās bija gumijnieciņi, lai, ja nu es iekrītu ūdenī, man būtu savas kājas, un Lēdija sāka, kā jau vilku sugas suns, sāka ostīt un meklēt zvēru pēdas. Un viņa skrēja, es viņai skrēju līdzi, viņa sāka skriet arvien ātrāk, es saucu tētī, tētī. Un es vairs nedzirdēju, ka tētis man teiktu Agnese. Es sapratu, ka mēs ejam dziļāk mežā, ka Lēdija skrien kaut kur savās darīšanās, viņa seko pēdām, viņa seko savam instinktam. Un es sapratu, ka es esmu nomaldījusies. Nu tā, ka riktīgi. Un es sapratu, ka es nezinu, ko darīt. Un es saucu Lēdiju, 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 lūdzu, nepamet mani, neaizej prom. Un viņa skrien arvien ātrāk, un viņa vairs neklausa mani. Un vienkārši es saprotu, ka saukšana nelīdzēs, ka es esmu apmaldījusies, ka es nezinu izēju, es nesaprotu, kur man iet, un ka es nezinu ceļu. Un es turējos pie suņa. Es skrēju viņai līdzi, cik vien es ātri varu, aizaususies. Mēs skrējām ļoti ilgi, kāds 2 stundas. Un tad es vienkārši ieraudzīju mazu taciņu, kas liekas man, pēc maniem priekšstatiem liekas, ka varēja uzvest uz vēl lielāku. Un mēs pa to taciņu skrējām arvien ātrāk, un mēs atradām lielu zemes ceļu, pietiekami platu, lai iziet no meža. Un mēs gājām pa to, un es domāju, Dievs atsūta man kādu palīdzību. Kas notiek? Mēs esam vienas, es nezinu, kur man iet, un es nezinu, kur es atrodos. Un tajā brīdī brauc traktors. Un mēs viņu apturam, un es saku, mēs ar suni Lēdiju, mēs esam apmaldījušās. Mēs bijām tur, bet es nezinu, kur mēs esam tagad. Un viņš mani, protams, uzņēma kabīnē kopā ar manu suni. Mēs aizbraucam pie mājām, no kurienes piezvanījām uz mūsu parasto telefonu Siguldā, kur bija palikusi mana mamma un vecmamma. Tētis bija sapratis, protams, ka mūsu nav, bet viņi nevarēja piezvanīt. Viņiem nebija no kurienes piezvanīt. Traktorists aizveda mūs ar
ar Lēdiju atpakaļ. Un viss beidzās labi. Mēs 2 stundu laikā bijām nogājuši vairāk 8 kilometrus. Bet tas, ko es gribu, kā maza Agnese pateikt šodien sev, ir tas, ka no vistumšākā meža, no visdziļākajām bailēm, no vislielākās bezizējas vienmēr ir kāda maza taciņa. Un tur vienmēr galā, pilnīgi noteikti, būs gaisma. Un toreiz es sapratu, ka tas ir mans pirmais lielais dzīves piedzīvojums. Labvakar! Labvakar visiem zālē un visi, kas skatās mūs online. Labvakar visiem, kas ir šovakar kopā ar mums uz mūsu kuģa un dosies ar mums mūsu piedzīvojumam, jā. 2 mēnešus mēs esam gatavojuši šo pasākumu. Mēs esam izgājuši vētras un bezvētras. Mēs esam salauzuši mastus, mēs esam bēguši no šī kuģa, uz kur mēs vairs nevēlamies atgriezties. Jo mēs saprotam, ka mēs krastu neredzam, bāku nav, un mēs redzam tikai maldugunus. Un beigās mēs tāpatās varējām novirzīties uz mūsu pareizām bākām, un šodien jūs visi kāpsiet ar mums uz mūsu kuģa un teiksiet, jūs jau esat pateikuši piedzīvojumam, jā. Jā. Kā mums tas viss sākās, Agnes? Tas viss sākās patiesībā ar vienu ideju. Es vienu rītu pamodošas un ieraudzīju, meitenes bija nobildējušās skaistās kleitās Instagramā, un es domāju tā, vai kaut ko skaistu sievietēm uz 8. martu, vai kaut kādu pasākumu, kur mēs uzaicināsim 20 sievietes, mēs uzaicināsim brīnišķīgu fotografu, kurus starp citu veidoja mūsu fotogrāfijas. Dari pastāstīs par cilvēku dizainu, un es pastāstīšu vienkārši kaut ko no savas dzīves, par savām vērtībām, par saviem stāstiem, kuri man ir tiešām daudz. Un es to izstāstīju Darijai. Es viņu uzaicināju. Un, es paklausījos, ka tas stāstu klāsts ir tik liels, ka priekš pasākuma 30 meitenēm nelielās telpās, tā kā par mazu tās telpas. Un es tev teicu, bet varbūt tomēr mums ir jāiet uz Splendid. Tas ir ļoti ambiciozi, vai ne? Te mēs šeit esam. Jā, un varbūt uzreiz es rādīšu bodygrafus mūsu ar Agnesi. Un mēs tikko pastāstījām jums, kā vispār notiek dažādu cilvēku miedarbība. Un šajā gadījumā Agnese ir manifestējuši ģenerators, kurai jāatsaucās uz kaut kādu ideju, kurai jāiet pakaļ impulsam, to, ko viņi jūt savā ķermenī, savā enerģiju pakaļ. Savukārt man kā projektoram ir jāgaida uzaicinājumu. Jā, jāgaida. Un iekš tā uzaicinājumā tālāk es varu piedāvāt dažādas idejas, ko es redzu, ko varētu realizēt. Tieši tāpat arī notika. Agnese atsaucās. Es atsaucos idejai un savukārt Darija atsaucās manam uzaicinājumam. Tā kā kārtība pēc cilvēku dizaina bija pareiza. Okay. Un pēc tam mēs vienkārši paņēmām mazliet vērienīgāk nekā bija sākuma ieplānots. Tā notiek, kad satiekās 2 cilvēki un mēs pielietojam cilvēka dizaina sistēmu. Mēs vienmēr varam redzēt, kā uztaisīt tā, lai šī miedarbība ir korekta. Bet, jā, kāpēc mērķis, kāds ir šim te pasākumam? Jūs redzat interesantu bildi, jā. Burtiski nesen sekotāji atsūtīja šo bildi man, un es sapratu, ka man viņu jāliek šeit. Nevaru beigt domāt par cilvēkiem, kuri pirmie apēda sēnes. Jūs zināt, ka šī sēne garšo pēc lielopu gaļas. Šī uzreiz nogalināja Kevinu, jeb Jāni. Bet šī man lika redzēt Dievu 3 nedēļas. Jūs zināt, ka šīs sēnes pēc tam mēs liekam enciklopēdijā. Un ir cilvēki, kuri pirmo reizi iet kaut kādas pieredzes, caur kaut kādām savām sakāvēm, caur savām uzvarām, tikai tāpēc, lai pēc tam ar tām pieredzēm padalītos, ar tām kļūdām, lai mēs varētu to ierakstīt vēstures grāmatās, enciklopēdijās, un lai mēs pārējie vai mūsu paudzes varētu lasīt un teikt, wow, šito gan nevar ēst, un šito gan nevar darīt, bet šī būs ļoti garšīga. Un
es arī paprasīju, kāpēc visos laikos bija vajadzīgi tādi cilvēki, kuri tiešām mēs skatāmies, viņi iekļūst piedzīvojumus, man nav skrata. Es palikšu ar vienu. Man šie te auskari nokrīta pirms pasākuma 3 reizes, es domāju, nav lemts. Un kāpēc vajadzīgi šie cilvēki? Ja? Kāpēc, priekš kam viņam jādzīvot tik sarežģītu dzīvi? Ja? Bet tāpat laikā jūs man paši uzrakstījāt Instagramā, ka tas ir vajadzīgs mūsu evolūcijai, mūsu attīstībai, virzībai, ja? Lai attīstītos un evolucionētu apziņa. Un jebkurā gadījumā mēs dzīvojam pasaulē, kur visu laiku nāk kaut kādas pieredzes, jauni pasākumi, jauni notikumi. Un līdz ar to ir tādi cilvēki, jauni atklājēji, kā Agnese, kuri ies pirmie šajos notikumos. Un pēc tam mēs pierakstīsim no viņu vārdiem, no viņu pieredzēm, to, ko mēs varam darīt un ko mēs nevaram. Līdz ar to šodien mēs varam ļoti daudz ko iegūt sev, mūsu nākotnes pieredzei. Jā, es piedzīvu brīnišķīgā pilsētā, Siguldā, un nodzīvoju tur līdz 14 gadiem. Mana mamma ir teātra kritiķe, un tētis bija juvelieris. Man bija ļoti interesanta bērnība, jo tētis vienmēr ir vēlējies puikas. Un mēs ar māsu tikām audzinātas diezgan spartiāniskā garā. Kas nozīmē, ja tētis iet uz copi, tad Agnese līdzi uz copi. Siguldā 2 gadu vecumā tētis man turēja uz pleciem un vienkārši brauc ar laivu. Vai arī pats viņš man stāstīja, ka viņš ir staigājis pa Gaujas tilta margā, viņš nebaidījās ne no kā, viņš bija ļoti drosmīgs. Tāpat viņš, lai pārvarētu manas bailes no augstuma, mani veda turaidā. Jūs zināt, tur, kur ir tie mazie lodziņi, tajā augstajā tornī, un viņš man droši ļāva tur staigāt, protams, uzmanīdams. Tad, ko vēl, tētis vienmēr ņēma mani līdz savos makšķernieku pārgājienos. Vienmēr mums bija telts un guļamais, zivju zupas, un es makšķerēju Pēpus ezeru jau no maziem gadiem, un tētis. Mēs skrējām kopā, mēs slēpojām ar distanču slēpēm. Izskatās, tētim ļoti patika piedzīvojumi, vai ne? Jā, tētis bija ļoti aizrautīgs, un tētim bija ļoti ugunīga un nevaldāma daba, un viņam, acīm redzot, viņam bija ļoti daudz draugu, bet viņam vajadzēja mani arī kā savu piedzīvojumu sabiedroto. Tu jau pat grāmatā rakstīji, ka jūs esat ļoti līdzīgi tēti. Jā, es esmu tēta meita. Tā daudz saka, un es tā domāju, un man piemīt šis viņa tāds spontanitāte un nevaldāmais temperaments, bet tas, kas bija ar tēti, viņš man no 6 gadiem uzlika kāptu uz ūdenslēpēm. Tajā laikā nebija liela izmēra, man uzvilka kedes, ielika tajā lielajā izmērā, un man vajadzēja ņemt striķi, es biju instruēta, protams, kā man vajag slēpot, un tētis vienmēr bija pie laivas, viņš vadīja sporta nometnes, kur visi mācījās slēpot, bet parasti tās nebija meitenes, parasti tie bija puiši. Un tā kā es varēju būt lepna, ka es esmu viena no pirmajām meitenēm, kas Siguldā slēpoja, tētis man uzlika uz slēpēm, man nekas neizdevās, jo es neatlaidu striķi, pagāju zem ūdens, un pēc tam vilkme uz ūdens slēpošanu bija atsista nākamos 6 gadus, bet manas māsiņas pirmajā dzimšanas dienā, tad, kad man bija 10 gadu, tas bija 12. septembrī, man tētis beidzot ķerdams pa mežu arī noķēra, es vairs nebaidījos, un es no tās dienas sāku slēpot. Tu darīji daudz lietas, tu man stāstīji, tu gan badmintonu spēlēji, gan vienkārši nenormāli daudz, dažādi pulciņi bija, tu labi mācījies. Jā, man bija tautiskās dejas, no 4 gadiem bija balets, pēc tam no 6 tautiskās dejas, jo mana klases audzinātāja bija tautisko deju, nevis pulciņu, bet kolektīvu vadītāja. Tad es iestājos pret savu gribu mūzikas skolā, kur es izvilku 5 gadus. Un, jā, man bija badmintons un vēl dārzkopības pulciņš, kaut gan mājās bija dārzs, bet bija visādas aktivitātes. Un vēl mums bija kaimiņš Ines, kurš pasniedz badmintonu, un tur man arī vajadzēja trenēties. Un pēc tam teica vēl uzlikt man uz slalomu slēpēm. Tā kā izskatās, tev iespēja nebija, ja tā kā bišku mazāk pulciņam. Ir kaut kā, ka visu laiku tu tā kā bija pārņemta ar pulciņam, visu laiku kaut kas bija jādara. Nē, ja? Es biju ļoti aktīva, un es domāju, ka man tētis un mamma gribēja vienkārši mani pielikt pie vietas. Bez tam es sapratu, ka, ja tu esi piedzimis skolotāja ģimenē, jo mūsu vecmāmiņa bija. Tātad tētis bija juvelieris, bet viņa pamatprofesija bija darbmācības, zīmēšanas, rasēšanas skolotājs. Un, ja tu esi piedzimis skolotāja ģimenē, kur vecmāmiņa, kas dzīvoja ar mums, ir skolas direktori pagātnē bijuši un skolotāji, tad tev ir labi jāmācās. Tu vienkārši nevari pievilkt ģimeni, tev ir jābūt. Man bija ļoti viegla galva, patiesībā man mācīšanās nesagādāja nekādas grūtības.
Vienīgais, jā, man tā mūzikas skola un tā spiešana uz slēpēm nepatīk. Pastāsti par tiem āboliem, tu stāstīji to stāstu. Man bija tāds draugs klasē, Artūrs, un tētis man bija lūdzis salasīt ābolus rudenī, protams. Un es zināju, ka man tas ir jāizdara. Tas vienkārši nebija apspriežams. Kas jādara, tas jādara. Mums bija diezgan stingri mājās viss. Un es noignorēju šo tēta lūgumu un aizgāju vienkārši pēc skolas staigāt ar savu draugu Artūru. Sapirkos tur visādas blociņus, pildspalvas. Mēs gājām uz centrālu universālu veikalu, protams, tajos laikos. Es atnācu mājās un skatos, ir tāds klusums. Mājās neviena nav. Es aizēju pie verandas, kur mēs glabājām visu, kas bija savārīts, sakonservēts, un es skatos, ka tur stāv pilna kaste ar salasītiem āboliem. Atnāca tētis. Viņš man neko neteica. Bet, var iedomāties. Dabūja žagaru. Klausies, bet uz tevi tā izskatās ļoti daudz cerības lika, lai tu būtu teicamniece, lai tu esi sportisti, tāpēc, ka gaidīja puiku un tāpēc arī audzināja. Ir kaut kāds profesijas, kaut kāds gaidīja no tevis? Skaties, mana mamma ir teātra kritiķa, un es visu bērnību braucu kopā ar viņu jau no 7 gadiem uz Rīgu uz teātriem. Lai man piespiestu darīt kaut ko dārzā, man vajadzēja stāstus, jo es nevarēju noturēt uzmanību uz darāmo, un tad mamma man visu laiku stāstīja, sākot jau no mazām dienām, visus lielos sižetus, visas drāmas, visas stāstus, vēstures, biogrāfijas, un tas man ļoti interesēja. Un tētis, protams, jā, viņš gribēja, lai es sēžu pēc kaut kādiem gadiem un turpinu viņa arodu. Tāpēc viņš man arī turēja pie sevis darbnīcā, tāpēc skatījos, pulēju, slīpēju, pūtu puteklīšus, mēģināju skatīties, kā viņš kausē, lodē, zāģē. Un vēl man patika tas stāsts par to traumu, kad tu dabūji ar tādu kādu mentālu bumbiņu, un vispār nevienam ģimenē neesi pateikusi, ka tev bijusi tāda trauma. To es pateicu vēlāk, jā. Vienkārši čaļi no lielākajām klasēm 5. stāva sporta zālē bija izdomājuši izpriecu. Viņi paņēma iesēju tādu svina gabalu diezgan smagu, tādā tā kā makšķerauklā, tā kā trosītē. Un no tā 5. stāva viņa tā slidināja lejā, gaidīdam, kas tu tur apakšā pagadīsies. Un pagadījos es. Jā, es jūtu, ka man kaut kas atduras pret galvu. Es pieliku roku un skatos. Man roka ir asinīs. Un es domāju, ak, Dievs, tiešām man tur vajadzēja gadīties. Jā, es to neteicu, es to pateicu vēlāk. Es negribēju uztraukt tēti un mammu. Negribēju tā, ka sajūst kaut kādas emocijas vai kā? Man negribējās... Es taču esmu neemocionāla. Jā, tāpēc es prasu, kāpēc tu neko neteici? Es nezinu. Man nelikās, ka viss, kas ar mani notiek, man ir jāstāsta. Kaut gan es esmu tāds ļoti atvērts cilvēks, un man ļoti patīk dalīties, kā jūs redzat. Labi, bet ja mēs paskatāmies to pusaudžu posmu, tu teici, ka tu jūties, un principā tevi tā arī uztvera par tādu outsideru, ja tu nosauc to vārdu rebelis. Es patiesībā sakot, vienmēr esmu tā jutusies, tāpēc, ka tad, kad es augu, tie pusauģu gadi, man ļoti gribējās kaut kā izcelt savu personību, man ļoti gribējās, lai mani pamana. Un kā to varēja izdarīt tajā laikā, kad nekā nebija? Nē, mums mammai bija viena draudzene, kas strādāja veiklā, kur varēja dabūt kaut kādas importa jakas, bet tas bija arī vienīgais. Vecmāmiņai bija veca zingara šujmašīna, un es skatījos, kā viņa šuj, un tas, kas tur ir uz ekrāna, to halātu es izgriezu un sašūju pati. Un tad mums bija radi ārzemēs, bija Amerikā tantes, kuras atsūtīja skaistas baltas blūzes. Tad Austrālijā bija tante, kur atsūtīja pilnīgi kreizī zaļas zeķu bikses vai tās, kas ir tur redzamas, tās ar puķēm. Un nevienam tāda nebija. Un tad es sēju kaut kāds lakatiņus, baltos kreklus, tas man ir vispār klasika, jau es nezinu no cik gadiem. Un matus tu nogriezi? Jā, bija tā, ka es pēc pēdējā pamatskolas eksāmena nogriezu savus garos brūnos matus, un mana klases audzinātāja, kura bija ļoti, ļoti stingra un tāda dzēlīga, man teica, Agnesīt, kur tad matiņa palika vējš aizpūta? Jo es jau ieliku ilgviļņus. Es ieliku ilgviļņus un izstījos, protams, pēc šīs te kārtīgās, es vienkārši nogriežu matus, ielieku ilgviļņus. Man liekas, ka nekas nav mainījies. Ne. Vai ne, Agnesīt? Vēl bija viens gadījums, kad es sapratu, ka tā nevar uzvesties vai tā nedrīkst darīt. Mums tētim bija draugi jūrnieki, un viņi tajā laikā bija atveduši tās garās cigaretes, košļenes cigaretes. Es nezinu, vai jūs atceraties, tādas bija. Un
Es taču biju lepna, man vajadzēja to kožļu aiziet uz skolu, un man vajadzēja viņu kožļāt stundas laikā, protams. Un skolotāja, kura arī bija diezgan stingra, bet viņai vārds nebija kabatā jāmeklē, teica, ev tu, sūdu muša, izej no klases. Diezgan jaudīgi, jā, bet šādi te, kas bērnam iekrīt, teiksim, šādi te komentāri, vai es to paņēmu toreiz ļoti, un es sapratu, ka, protams, es būšu tāda pat kā visi, lieciet man mierā, tikai nesauciet un nesakiet man neko sliktu, jā. Un tā tas notiek, ka tu vienkārši tās aktivitātes pamatskolā ļoti kontrolē man ģimeni. Man vispār nebija variantu. Es vienkārši nācu pēc skolas mājās. Es biju mājās, es strādāju dārzā, es palīdzēju mammai. Man nevarēja, tas gājiens uz to veikalu ar to Artūru, tā arī bija izraušanās. Jo es tā apkārt neganījos. Tas bija maziņš piedzīvojums. Tas bija maziņš piedzīvojums, saprot. Un nebija tā, ka es kaut kur varēju ārpusē iet. Un tāpēc es domāju, ka šie te visi kaut kādi protesti, kaut vai ar kožļeni vai ar matu griešanu, kas slikti beidzās. Nebeidzās jau slikti, bet ar tādiem aizrādījumiem, kādus es pēc tam dzīvē esmu šādu un tad saņēmusi. Tas vienkārši norāda par to, ka es darīju kaut kādas lietas, kuras nevis pašmērķīgi gribēju izcelties, bet kaut kā gribēju pateikt, es te esmu. Un es esmu šāda. Te ir kaut kāda cita pasaule, ārpus šīs te kastes, kur mēs esam. Ja te ir kaut kāda vispār cita vide, paskatieties. Un jau toreiz tu principā biji tas inovators, kurš pa lielam gribēja parādīt, ka eksistē kaut kas cits, ārpus ierastās vides jau no pusauģu gadiem. Zini, tad, kad man atveda mamma, tas jau nebija pat pusauģu gadu, 16, 17 no Amerikas man atveda tādu baltu ielas krūšturi. Tādu ar tādām rišiņām un volāniņiem. Es uzvilku milzīgus kļošu svārkus, milzīgu platmali un tādu staigāju pa Siguldu. Un platformenēs. Es nesapratu, kāpēc visi kaut kā skatās. Protams, ka es sapratu, bet es kaut kā gribēju, manuprāt, toreiz jau pateikt, jā, Sigulda, te visi zin visus. Tev atliek pabučoties ar savu klases biedru vienā Siguldas galā, un otrā jau runās nezinu ko. Un otrā jau runās nezinu ko. Respektīvi, baigi nepieņēma tādu tavu kaut kādu tādu unikālu izpaušanos. Nevienu nepieņēma, man liekas. Visi, kas daudzījās un kas uzvedās citādi, tik vienkārši. Man tā nebija. Es arī mācījos padomu laikos, man tā nebija. Ne visiem. Kādam tā bija? Neviens neceļ roku, neviens neatzīst. Jo, ja pat tu tagad arī apskatīsies, ka ko tev tajā, pusauģu gados demonizēja, jeb dedzināja tevi, apsaukāja, jo tu esi izcēlusies tajā vidē, tu biji savādāka. Bet dzīvojot gadiem, tava būtība nepainās, tu esi savādāka un tu vienmēr rādi kaut ko inovatīvu. Un vai tad tagad ir kaut kas mainījies? Tagad vairs nav padomi laiki, tagad ir citi laiki, bet vai tad tagad visi baigi tevi dievina un uztver pilnīgi kā tādu normu? Absolūti nē. Un tas laikam ir tas ķeceris, vai ne? Kur vai nu mīl vai ienīst. Jā, tieši tā, par to ķeceri mēs arī parunāsimies, kad paskatīsimies bodygrafus. Saki, lūdzu, tu man teici, tu ieslēgšu pat citu slaidu vēl, tu satikusi kādreiz pie teātra Viju Artmani, un viņi tā kā parādīja tev citu bišku ieskatu uz pasauli. Arī. Bija tā, ka mamma mani bija atvedusi uz kārtēju izrādi Dailas teātrī, un viņai vienmēr vajadzēja parunāties ar režisoru izrādes. Pēc izrādes, jo viņa ir kritiķe, un viņa bija ļoti ietekmīga kritiķe, kuru visi ļoti respektēja. Un viņa iegāja tajā kabinetā. Dailas teātris jau bija pārcēlies no Lačplēša ielas uz jauno ēku Brīvības ielā, un es viņu gaidīju ārā pie dienesta ieejas Bruņinieku ielas. Un iznāca aktrise. Iznāca aktrise ar paceltu galvu. Viņai bija uzvilkts balts apmetnis vai mētelis, es precīzi neatceros, un galvā bija berete vai platmale. Un viņa vienkārši iznāca un tā aizgāja. Un es viņai noskatījos pakaļ un domāju, ja tās aktrises ir tādas, tik cēlas, tādas karalienes, tik mierīgas, tad tā ir noteikti vieta, kur es gribu būt. Es tur arī nokļuvu. Nepagainē kaut kādi gadi. Nepārējot pie nākošā posma, sanāk tu esi aizbraukusi no Siguldas un tikusi ārā, teiksim, no
kaut kāda tāda varbūt sloga, kas ir spiediena, ja, kur tev mazāk saka kontrolēt, ka tu pārbrauci uz Rīgu, vai ne? Jā, protams, tētis palika Siguldā, jo tētim tur bija sava darbnīca, sava garāža, viņam bija motorlaivas, viņam bija motori, viņam bija darbnīca, kur viņš strādāja, un tētis nekad nevēlējās būt Rīgā. Tētis pabeidza Mākslas akadēmiju Lietišķos Rīgā, bet viņš mammai jau tad bija pateicis, ka es palieku Siguldā. Viņam vajag ezerus, viņam vajag dabu, viņam vajag siltumnīcu, viņam vajag dārzu. Un tad, kad man bija 14 gadi, un manai māsiņai 4, mamma dabūja pēc rindas Rīgā Zolitūdai dzīvokli, un mēs pārcēlāmies. Tētis mani vairs nevarēja sasniegt, jo viņš brauc pie mums kādu reizi, bet principā katru sestdienu svētdienu mēs braucām uz Siguldas māju pie viņa. Un nu pat mani vairs neviens nekontrolēja. Neviens nespieda, vai ne? Man bija mammīte, kura ļoti daudz strādāja, kurai karjera bija pašā tādā plaukumā. Man bija mazā māsiņa, kur gāja dārziņā. Un es biju vidusskolā. Pēc 8 gadiem, kad es beidzu 8 klases ar 1 četrnieku algebrā, es biju Rīgā. Un es sāku izbaudīt brīvību. Kā tu teici, tu esi norāvusies no ķēdes? Absolūti. Ja? Tā kā vienkārši pārstāja kāds turēt, spiest un pilnīgi... Pirmkārt, es tiku vienā no tādām, man likās, neveiksmīgajām vidusskolām, tāpēc, ka es labā vairs nevarēju iesniegt dokumentus, jo es biju 2 gadus stājusies Lietišķajos, uz tērpu modelētājiem es tur netiku, un pēc tam es vienkārši izdomāju, kura skola būs tuvāk pie mājām, tajā jāiet. Iesniedz dokumentus, un sapratu jau pirmajās nedēļās, ka skola ir nūģi, ka klases biedri vienkārši vispār man neinteresē. Es sapazinos ar absolūti dvēselē līdzīgu meiteni, draudzeni Evu. Nu jā, un tad sākās ballītes, stundu bastošanas, mēs braucām uz Rīgu. Šeit skatījāmies filmas, skatījāmies visos kinoteātros, mums neinteresēja nekādas stundas. Mēs, protams, uz kaut kādām stundām gājām, bet sākās alkohols, cigaretes, 16 gadi, ballītes. Trīnieku karaliene, tu teici? Jā, vidusskolas, es knapi izvilku 12 trīniekus. Nu ko? No 1 četrnieka un uzreiz vienkārši uz 12 trīniekiem. Paskatīsimies, kā vispār tas viss no cilvēka dizaina sistēmas skan. Paskatīsimies gan. Tā, un īsumā par cilvēka dizaina sistēmu un kā mēs šodien ar jums darbosimies ar jūsu bodygrafiem. Es ļoti ceru, ka tiešām visi no jums vismaz vienu manu webināru esat noskatījušies un jums ir bodygrafi un jums tiešām būs saprašana, kur ir jāskatās un kāds ir jāskatās. Tā. Pirmām kārtām vēlreiz gribu atgādināt, ja, kad jūs būvējat savus enerģijas kartes, ja bodygrafus, jūs redzat, ka jums un citiem cilvēkiem jums apkārt tās pilnīgi dažādas. Ja. Viņas vispār nav identiskas. Jā, dvīņiem būs, bet tur ir cits stāsts, to mēs kādreiz kursos varēšu pastāstīt. Ja, bet principā viņas visas ir dažādas. Un tas nozīmē to, ka mēs paši esam arī attiecīgi ar dažādiem talantiem, ar dažādām enerģijām, ar dažādu dzīves ceļu. Un katram no mums vajadzīgas unikālas lietas, ko mēs priekš sevis savā dzīvē pielietojam. Un šodien mēs skatīsimies principā bodygrafus vairāk no centru pozīcijas. Ja? Kur ir centri, tie ir tādi kubiciņi vai kvadrātiņi vai tristūriši, bet uz visiem slaidiem, kad mēs runāsim par Agneses bodygrafu vai par citu cilvēku bodygrafiem, mēs jums atzīmēsim, par kuru vietu es tieši šobrīd runāju. Tā. Un galvenais, kas vēl ir jums jāzina, jā, tie, kas nezina, tas, kas jūsu bodygrafā ir aizkrāsotas vietas, tas ir tās vietas, uz ko jūs varat paļauties, tie ir jūsu talanti, tur teik jūsu enerģija pēc kaut kādas konkrētas programmas, jā, tur ir jūsu drošība. Tur vienmēr enerģija ir tāda, kāda viņam bija vakar vai aizvakar, varbūt bišku mainās kaut kādā veidā, bet principā laika gaitā viņi ir vienāda. Un baltas vietas jūsu bodygrafā ir
tā kā māja, kur ir atvērti logi, kur ir atvērts durvis, un tur staigā caurvējš, ienesot iekšā kaut kādas mantas, ja? Vai kaut kādas smaržas, vai kaut kādas lapiņas, un katru reizi ienes citas enerģijas, respektīvi ar baltām vietām bodygrafā jūs esat kā spoglis, jūs lasat citu cilvēku enerģijas. Un par to mēs arī šodien runāsim daudz, gan par aizkrāsotiem, gan par tiem baltiem centriem. Bet jebkuru bodygrafu, redzot visas aktivācijas viņā, kanālus, vārtus, profilus, mēs varam sastādīt par cilvēku tādu stāstu. Un es uzrakstīju par Agnesi, es sev špikari paņemšu, lai visu pateiktu. Tikai neko neaizmirst. Talantīga, harizmātiskā, karaliskā alfa amazone, kura caur savu piedzīvojumu pieredzi nes ķecerīgas zināšanas, kas var kļūt par jebkura klātesošā izdzīvošanas instrukciju, apveltot to ar veiksmi un materiālas labklājības virzienu. Kā tev atsauc? Ļoti patētiski. Nē, mēs jau par to esam runājuši, jā. It kā izklausās labi, vai ne? Bet tur ir daudz... izklausās patētiski, bet tāpat laikā pašā sirdī, vai ne? Tas apraksts. Nē, tas galvenais, ko es jūtu, jā, tas ir tas piedzīvojums. Tas ir tas piedzīvojums un tās pieredzes, kuras ir necel vairāk neliec. Tur jānomaina kājiņa. Kad galvenais, ka šitais auskurs ir redzams, viss. Viss kārtībā, tur vajag uzlikt citu kājiņu. Nu labi, bet, runājot tālāk par tavu tēti, tu teici, ka jūs esat līdzīgi, ka tu esi tēta meita. Ja? Un mums tiešām mēs esam sabiedrībā pieraduši tā kā piedēvēt gan no zinātniska viedokļa, gan no tāda ezoteriska viedokļa kaut kādu nozīmi tām. Ja? Un zinātne, ko teiktu? Iedzimtība, gēni, pārņemts uzvedības modelis, bērni atdarina pieaugušos, audzināšana, jābūt par piemēru, ābols no ābeles tālu nekrīt. Ja? Tas ir tas, kad mēs redzam, ka, piemēram, bērns ar kādu no vecākiem ir līdzīgs. Piemēram, ezotērikā, ko uzreiz teiktu, ka ir karmiskas attiecības, dvēseļu radinieki, dzimtās iezīmes pārmantojas vairākās paudzes, kāds vispār pateiktu, ka ir lāsts, ja? un tā tālāk. Ja? Respektīvi, mēs mēģinam piedēvēt kaut kādu tādu maģiskumu tam bērnam, kurš ir līdzīgs ar vienu no vecākiem. Tikpat labi ar otru no vecākiem bērns vispār var nebūt līdzīgs. Ja? Ko saka par to cilvēka dizaina sistēmu? Kā jums šķiet? Paskatāmies šos divus bodygrafus. Tas ir Agneses un Agneses tēta bodygrafs. Un bez tā, ka viņi ir vienādi tipi, manifestējuši ģenerators, protams, nav visi vienādi. Ja? Bet viņam, Antonam un Agnesei ir pilnīgi vienādi veseli 4 kanāli. Ja? Es viņus tur minēju, nosaukumus, cipariņus. Ja? 4 kanāli, kuri ir pilnīgi vienādi, tas jau ir ļoti daudz. Un enerģetiskā līmenī tie cilvēki tiešām viņi izjutīsies līdzīgi. Jā, viņu dzīves gājums un virziens viņš būs savādāks, bet pēc sajūtām būs tā, ka viņi tiešām ir tā kā mazliet ar kaut ko līdzīgi. Pie tām arī tētis Agneses nav emocionāls, arī spontāns, un pats galvenais tas, ka viņam ir šīs te ģeneratora kanāls, piedzīvojuma kanāls, kas ir Agnesē. Un līdz ar to šīs te piedzīvojuma gāras iekulties kaut kādās nepatīkšanās. Pēc tam no viņām rāpties, tur vētras, masti, būras, ja? Tas viss tā kā arī piemīta tavam tētim. Absolūti. Un līdz ar to šeit dažkārt tik tiešām, kā es nirdzu, ja banāns ir vienkārši banāns, ja? Nevajag viņam piedēvēt nekādas īpašas Mans tētis, starp citu, bija piedzimis Laimas Krekliņā, un es nezinu, man liekas, ka viņam bija 7 vai 9 dzīves, jo viņš tik ļoti gāja piedzīvojumos ar tādu aizrautību, ar tādu bezbailību un drosmu, un nekas ar viņu nekad nenotika. Jā, viņam, mēs jau šodien neiedziļināsimies tajos profilos, kas ir tētim, jā, bet tiešām tas, ka viņš ir piedzimis Laimas Krekliņā, tas gan. Un tur tiešām ir dažkārt dzīve bija uz nāža asmens. Respektīvi, vienkārši skatāmies, ja, ka dažkārt nav tā, ka viņš ir tevī, ja, paši uz saviem bērniem paskatieties, ja viņš ir tev līdzīgs, tāpēc viņš tā dara. Vienkārši atveram kartes, ja, un paskatāmies, līdzīgi, tāpēc, ka vienkārši piedzima
apmēram ap to laiku vai ap to laiku, kad bija līdzīgi bodygrafi. Dažreiz viss ir vienkārši dzīvē. Nevajag neko sarežģīt. Ja mēs runājam par kanālu, uz kā pamata mēs vispār būvējam šo pasākumu, tas ir šīs te atklājuma kanāls, ko mēs saucam piedzīvojuma kanāls 2946. Un Agnese, tu esi tas cilvēks, kurš atrod pērles tur, kur citi viņas neredz. Un tu cietīsi sakāves tur, kur cilvēki saka atrast tās pērles. Kā vispār tev tas atsaucās? Man tas atsaucās, jā. Es nevaru darīt lietas, kuras visi dara, vai kuras dara visi vienādi. Es nevaru to vienkārši darīt pēc definīcijas. Es to esmu sajūtusi jau ļoti sen. Man vajag izdomāt kaut kādu savu veidu, vai es visu mūžu izdomāju sev darbus pēc tam, ka es vairs nebiju teātrī. Ja? Kaut kādas lietas, kuras darīt savādāk. Un ja es darīšu tā, kā dara masa vai citi, es cietīšu sakāvi. Tā ir. Un ja mēs runājam par to tavu kanālu, ja, ka tiklīdz tu esi atsaukusies kaut kādai pieredzi, ja, es arī paskatīšos mazliet špikeri, tev uzreiz tajā ir jāliec iekšā, Jā. Pilnīgi bez nekādām gaidām, ekspektācijām par rezultātu. Ja. Vienkārši ar domu, skatīšos, ko tā pieredze nesīs, vai ne? Un spontāni pēc vilkmes, vai ne? Jā, spontāni pēc vilkmes, protams. Un tad, kad tu iesi tai pieredzē cauri, tu sapratīsi, ka pa lielam, jebkurš, kam ir šis kanāls arī iespējams, ja, protams, varbūt tikai daži cilvēki, ja, varbūt šeit zālē vai online, kas skatās, ka nav ne uzvaru, ne sakāves, ja, un ka tu tā procesa gaitā, dzīves gaitā uzzināsi, ka visa dzīve un visas pieredze ir viens vesels nebeidzamais atklājums. Tieši tā. Un ir tā, ka pats sarežģītākais šajā enerģijā ir tas, ka, ja tu lec iekšā tajā jaunajā piedzīvojumā, tev ir pilnīgi jāatraujās no savām saknēm. Jo iedomājies, kā var braukt, atklāt, Ameriku, vai braukt uz Indiju un atklāt Ameriku, ja tu neesi iekāpis kuģi, un ja tu esi iekāpis, tev nav mēnesi, 2, 3, 4 gadu mājās, un visas saknes ir palikušas šeit, ostā. Un tu brauc, un tu nezini, vai tu atgriezīsies. Tu nezini, vai tu pārnāks mājās vispār dzīves pēc tā piedzīvojuma. Tieši tā, jā. Un kad tas vispār notiksies. Un tu pat nevari neko apsolīt tiem, kurus tu atstāji krastā. Bet ja tu nebrauksi, ja tu nesāksi piedzīvot šo te enerģiju, dzīve vai liks tev piedzīvot to kaut kādā veidā, vai arī, protams, it īpaši mūsdienās sievietei ar tādu piedzīvojumu kanālu, tas ir diezgan sarežģīti dzīvot. Es tev ticu. Es domāju, es izbaudīšu to pieredzi. Es nevaru apstrīdēt, ka to, ko tu saki, tā zināmā mērā. Un ja tu neatdosies 100% šai pieredzē, tad palielam tu neko neiemācīsies. Tāpēc tikai, kad atdodās 100%, tad var arī notikties šis te atklājums. Tā, bet tagad parunāsimies par centru, kas ir atzīmēts, un tas ir saknes centrs. Un tu stāstīji, ka patiesībā ir daudz lietas, tu esi darījusi, tāpēc, ka tu esi dzimusi skolotāju ģimenē, tāpēc, ka tu pat īstenībā stāstot, tu pat nepieļauj domā, kā var būt savādāk. Kā var būt savādāk, ja tev kāds kaut ko lūdz vai liek, tev tas ir jādara, tas nav apspriežams. Jā, un kāpēc tas bērnam šķiet neapspriežams, vai pat pieaugušam cilvēkam, ja jūs paskatīsieties uz šo te saknes centru, un Agnesei viņš ir baltā krāsā, nenoteikts. Savukārt Agneses vecākiem šis centrs ir noteikts, definēts, un cilvēki, kuriem šis te centrs ir definēts, ļoti patīk drives. Tāda stresa, dažkārt enerģija, darboties spiediena apstākļos, deadline apstākļos. Man tā patīk. Jā. Un attiecīgi tie cilvēki, ja jums pašiem arī kā vecākiem šīs centrs ir definēts, paskatieties, kas ir jūsu bērniem. Un ka jūs nevis nejauši, bet pat paši to neapzinoties, kaut kādā veidā spiedīsiet. Izdari lūdzu, izdari šito. Varbūt jāmācās mūzikas skolā, varbūt mākslas skolā jāmācās. Tev ir nodarbība, lūdzu. Un bērns, kam ir balta sakne, izstāsti, kas notiek ar tavu ķermeni. Vienkārši kad uz tiem spiež. Man ļoti nepatīk, ka uz mani spiež. Man ļoti nepatīk stresa situācijas, man ļoti nepatīk nekādi konflikti, skandāli.
Un man bija bērnībā divas taktikas. Vai nu es vispār aizveros un aizietu ciet, un es gribu vienkārši, es izdarīšu, lieciet mani mierā. Tāpat es arī sapratu, ka es pēc tam vēlāk nemāku risināt konfliktus. Es vienkārši mūku, jo es nevaru izturēt spiedienu nekāda veida. Vai tas būtu emocionāls spiediens? Kā ķermenī jūtās šis te? Man sākās nevis sāpes, bet man sākās ļoti nepatīkams sajūta saules pirmā vēdera. No kuras gribas tikt vaļā, vai ne? Gribās tikt vaļā, lai tikai man liek mierā. Lai man vairs šī sajūta ķermeniskā nav jāpiedzīvo. Un līdz ar to tādi bērni, ja mēs runājam šobrīd par bērniem, ja, ar baltu saknes centru, viņi var vecākiem šķist ļoti ērti bērni, ja, ka viņi visu piekrīt, visu izdara, ja, nepretojās, ja? Un vecāki var it kā priecāties par to, bet tāpat laikā paskatieties, ja viņam ir šis te centrs balts, ja, varbūt ir kaut kur tomēr jāsāk vairāk ieskatīties savā bērnā un padomāt, vai es te par daudz nespiežu, vai viņš tiešām to tagad dara tāpēc, ka grib, vai tāpēc, ka es uz viņu spiežu. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties. Un tad, kā tu saki, ja uz tevīm visu mūžu spiež, tad, kad tu tiec ārā no tās spiediena pusauģu gados, jā, vai tur 16, 17 gados, tu vienkārši izlaidi matus. Citu dzīve. Tu beidzot izlaidi matus un dari to, ko tu gribi, tur, kur tev neviens nespiež. Man vidusskolā bija divas liecības, viena skolai un viena vecākiem. Un tad, kad vecāki, man pirmo pieķēra Opis, jo viņš ieraudzīja mūsu ar Evu kafēnīcā Jānītes pie stācijas bostošanas laikā. Viņš prasīja, Agnes, tev tiešām nav jābūt tagad skolā. Viņš tātad pastāstīja par maniem sasniegumiem vidusskolā. Un tad, kad vecāki uzzināja par to, ka man ir divas liecības, es gribēju taisīt pašnāvību. Es nogūlos uz Slokas ielas pie tramvaja, uz sliedēm. Es domāju, viss, ja es esmu tā pievīlusi savus vecākus, ja es vairs nevaru būt tā teicamniece, tad man vairs nav jādzīvo. Jo cilvēka dizaina sistēma, tā arī saka teorija. Ja cilvēks ar nedefinēto saknes centru, ar balto saknes centru, ja viņš dzīvo nepārtrauktā spiedienā, viņš nespēja saprast, ka tam spiedienam nav jāpiekrīt un nav jādara visu, ko no viņa prasa, viņš vienkārši skrien, un viņš tā, labi, šito izdarīšu. Man pēc tam liks mierā, šito atkal izdarīšu, labi, pēc tam liks mierā, bet neviens neliek mierā, un cilvēks skrien, un notiek tā, ka viņš grib atpūsties. Un tad viņa prāts jau saprot, ka atpūsties viņš jau varēs tikai tad, kad... Jā. Nē, mans tētis vienmēr teica, es atpūtīšos tad, kad es gulēšu dārkā. Jā, uzmanīgi tiešām paskatieties par bērniem. Un arī paši skatieties, ja jums ir balta sakne, jums ir jāmāk pateikt nē un sākt ieklausīties to, ko gribat jūs darīt. Un tas ir viens no lieliem challengeiem tiem, kam ir balta sakne. Bet vēl viens centrs, šeit mēs izrunāsimies, balts emociju centrs. Tas nozīmē to, ka cilvēks ir neemocionāls un viņš ļoti spēcīgi uzsūta svešās emocijas sevī. Un dažkārt tās svešās emocijas, tu no viņām tik ļoti sagursti, ka tu vairs negribi viņas sevī turēt iekšā un vai vispār pat noķert. Un tāpēc tie cilvēki, kuriem šis centrs ir balts, bieži vien atliek kaut kādas sarunas uz vēlāku laiku, tikai tāpēc, lai nejustu emocijas, lai nebūtu konfliktā ar cilvēkiem. Un bērniem, kā Agnese, ja, tieši precīzi forša gadījumā viņa pastāstīja par to bumbiņu, kad viņa dabūja to traumu. Ja. Svinu galvā. Jā, ka bērns dabūja to traumu, un viņš mīļā mierā labad, es labāk nevienam neko neteikšu. Es pati apārstēšu, viss gan jau būs labi. Ja. Paldies Dievam, ka viss bija labi. Ja, un bet cita ar galvu es esmu šā vai tā. Jā, bet tieši tāpat paskatieties, ja jūsu bērni ir neemocionāli, vai nav tā, ka dažkārt viņi jums par vēlu pasaka, vai pasaka tad, kad jau ir problēma, ir sakāpinājusies. Māciet saviem bērniem, kuriem ir balts emociju centrs, laicīgi pateikt par savu problēmu un izskaidrojot, kāpēc viņiem ir grūti pateikt. Tāpēc, ka tu, mīļumiņ, negribi just manu satraukumu. Tu ļoti ātri noķer manu satraukumu, tu ļoti ātri noķer manas sajūtas, manas emocijas. Tāpēc dažkārt tu man negribi teikt uzreiz.
Māciet viņam viņa ķermeni, ja? Un attiecīgi, ja viņš pie jums ātrāk nāks un stāstīs par savu problēmu. Bet, ja mēs visi zinām cilvēka dizaina bērnībā, laikam varbūt būtu visam savādāk. Teiktu, nespiediet uz mani, lieciet mani mierā. Nespied! Tu kaut kā par daudz. Tā, un ko vēl pie šīs stāsta? Pēc tam mēs vienkārši būs vairāk tāda saruna, bet kaut kāds pieturpunkts bija jāuztaisa. Par 5. līniju, ja? Precīzi 5. līnijā profilā saucās ķeceris. Un tas ir tas pats, kas ir rebels, outsiders, ja? Un cilvēks, kas ir tik tiešām nes kaut kādu universālu, bet tāpat laikā tādu sabiedrībā nepieņēmošās pārliecības, ja? Tādai draudu, es teiktu, pastāvošai iekārtē. Ja? Un, ja toreiz tu stāsti par padomu laikiem, kur visi staigāja tur formās, ja? Un tad tu atnāc ar tādiem matiem, ar tādiem nagiem, ja? Ar tādu apģērbu. Ja? Tas uzreiz, tu tā kā, cilvēki uzreiz gribēja tevi dedzināt. Tā nedrīkst darīt. Tas outsiders ir tieši par to, jo es neesmu piecinieks. Man tāds vispār nav. Zālē ir daudz piecinieku. Mūsu ir daudz. 32%. 32%. Bet es saku, ka citi atkal tādas lietas tā kā neizjūtas. Tas nav visiem, un tas nav tāpēc, ka ir padomu laiki ir bijuši. Vienkārši nevajag piedzimt ar piecinieku. Un viss būs labi, nebūs piedzīvojuma, ekspektācija un projekcija. Nē, ja mēs tā runāsim, kurš ir labāks vai sliktāks cipars, tur ir savi, teiksim, tādi tarakāni ar arī visiem pārējiem cipariem. Vienkārši mēs ļoti esam spēcīgi pieķērušies šoreiz pieciniekam un tā kā izceļam tās lietas, ar kurām grūti sadzīvot, bet tāpat laikā jebkuram cipariņam ir tās lietas, ar kurām ļoti grūti sadzīvot. Bet priekš sabiedrības, jo piecinieks iet plašumā, uz augstiem kontaktiem, viņš runā ar augsto auditoriju, ja? Un līdz ar to, protams, viņš vienmēr būs redzams un uz viņu vienmēr būs šis tāds nosodošs skatiens. Un vēl par glābējiem es vēl pastāstīšu. Ja jums ir bērni piecinieki, ja? Paskatieties uzmanīgi, vai nav tā, ka jūs uz savu bērnu skatāties un tā, tu tā kā varētu būt ļoti foršs dakteris, ja? Vai tu varētu būt tur ļoti foršs, nezinu, tur baņķieris vai zobārsts vai vēl kaut kas, ja? Un tad sev uzdodiet jautājumu, kāpēc jūs tieši viņā redzat to, ka tevi redzēja juvelieri, ja? Juvelieri, aktrise. Sevi redzēja aktrise, jā. Tu par tērpu modelētāju. Es gribēju kļūt par tērpu modelētāju. Man ļoti patika, jā, viss, kas saistīts ar apģērbu, ar stilu, ar modi. Un ir forši, ka tu esi bijusi aktrise, bet tāpat laikā, ja mēs skatāmies tagad uz mūsu bērniem, vai paskatieties, vai nav tā, ka jūs agrāk esat gribējusi kļūt par ārstu, jūs agrāk esat gribējusi kļūt par juvelieri, bet jums nesanāca tā izpausties uz pilnu krūti ar to savu amatu, un tāpēc jūs tagad uz to bērnu piecinieku tā kā liekat to projekciju, jā, tu tagad būsi tas. Lūk, tā mēs šodien strādāsim tā, lai jums arī no tā visa ir tā vērtība, ja, ka jūs paši varat saklikšķināt kaut kādus savus jautājumus. Tā, kas mums tālāk? Tālāk man ir jāaicina uz skatuvi viens cilvēks, kas man ir ļoti dārgs. Jau ļoti, ļoti sen, ar kuru mēs esam lēdušās iekšā piedzīvojumos, kas ir bijusi kopā ar mani gan uz teātru skatuvēm, gan mācījušās mēs esam kopā. Jā. Un es pastāstīšu no Bodygrafa ārkārtīgi emocionāli, jutekliska un seksuāla cīnītāja par lietām, dēļ kurām ir vērts dzīvot sieviete mīlestība, drosminiece, kura iet savā unikālajā virzienā, drosmīgi sekojot savām pārliecībām cauri piedzīvojuma viļņiem. Un pie mums uz skatuves nāks emocija. Rēzija, mīļā Rēzija Kalniņa. Mēs tev neesam sagatavojuši sūdeni. Es tikko sapratu. Jā, labvakar. Labvakar, mīļā. Jā, vispirms es gribu pateikt, es vēroju arī sievietes un, protams, arī tos dažos vīriešus, jā, kas nāk šeit iekšā. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka jūs piesaistat cilvēkus, kuriem interesē, kas viņi ir paši un kuriem interesē dzīves ceļš un kuriem interesē nepalikt tikai 3D
3D dzīvē, bet kuri grib iet tālāk un kuri grib lidot augstāk. Un tas ir pateicoties jums, jā. Jā. Rēzī, Nu. tu atceries, cik sen mēs esam pazīstams? Nē. Ļoti sen. Mana māma aizbrauca uz Ameriku stažēties, un, lai mani pieliktu pie vietas un kaut kādā veidā noturētu rāmjos, viņa teica, labi, tu neko negribi darīt, jo viss tautiņdēļ viss bija pamests. Rīgā es nedarīju pilnīgi neko, tikai daudzījos un ganījos apkārt. Un māma man teica, vai tu nevēlies aiziet Māra Ķimeli rīko sagatavošanas kursus aktieriem jaunajiem? Mana mamma tieši tāpat teica. Nopietni? Precīzi tāpat. Jā, mēs ar Kristu, ar manu dviņu brāli Kristu arī bišķi daudzījāmies, tikpat cik tu. Kristam bija mazāk trīnieki, man bija vairāk. Un tur mēs satikāmies. Es biju jau beidzot tikusi mazliet galā ar savu provinciālis kompleksu. Atbraucot no Siguldas pirmos gadus, man tāds neapšaubām bija. Un tad es sāku pievienoties, jo man mamma mazliet nokavējas. Oktobrī aizgāju pirmo reizi uz konservatorijas ēku, kur mēs arī pēc tam mācījāmies pie mūziķiem, tur uz Baronielas. Un mēs sākām sestdienās, svētdienās no rīta līdz vakaram mācīties aktieru meistarību. Un tad es sapratu, ka man kaut kā vajag, kā jaunpienācēji, pienākt pie tiem, kas ir jau kas ir jau kursā. Un es izdomāju, ka vienīgais veids, kā es varu pieiet, tas ir jāiziet pīpēt. Un tā mēs Pīpētavā iepazināmies ar Rēzi un Kristu. Kāpēc mēs vispār... Liktenīgi. Nē, es nevaru saprast, kāpēc mēs vienkārši tā satuvinājāmies, jo mēs vienkārši uzreiz kaut kā sākām piedzīvot visu kaut ko kopā. Jums taču arī ir tā, vai ne, ka jūs ieraugat kādu cilvēku un ir tāda sajūta, ka jūs viņu zinat jau mūžību, vai ne? Jau no mūžu, aizmūžiem. Un es domāju, ka mums ar Agnesi ir, ja tā var teikt, karmiskais no iemiesojuma uz iemiesojumu kaut kāds, nesaku uzdevums, bet kaut kādi mēs esam cīņu biedri. Šajā iemiesojumā mēs esam sievietes ķermenī, mums tas ir jāiztur, un paldies Dievam. Turam jau. Turam buru, kā sievietes, bet jā, mēs ejam kaut kādu kopēju ceļu cauri, un tā kā es Agnesē teicu, mēs ar Agnesi tiešām neesam tādas ikdienas rutinizētās Instagrama draudzenes, mēs esam krustceļu draudzenes. Jā, mēs varam nesazvanīties un kaut kādiem mēnešiem, un pēc tam ir atkal kaut kāda tēma, un tad, kad mēs satiekamies, mēs atkal varam turpināt no tās pašas vietas, kur mēs pārtraucam sarunu pēdējā reizē. Es pārtraukšu, jau tas, ka jūs nesatiekat visu laiku, tev vispār ar visiem cilvēkiem tā ir, jo tas ir piecinieks profilā, ar visiem cilvēkiem tuvu tālu. Šodien pārunājamies, pusgadu nerunājamies, gadu, divus, atkal satuvinām. Mēs jau rīt vairs ar tevi nerunāsim. Mēs jau tagad 2 mēnešus pastrādājām kopā, un tagad varēs atpūsties. Būs citas daudzenes. Abām divām ir piedzīvojumu un atklājumu kanāls. Jūs abas divas esat piedzīvojumos, visu mūžu ir bijušas. Kā jums bija tajā posmā? Kāds ir tas spilgtākais piedzīvojums? Rēzī, tu atceries tos kreizi laikus, kafejnīca Kārlis, Dieva aušas. Mēs gājām paletē un par dzērieniem mēs norēķinājāmies ar kaut kādiem diskiem, jo mums nebija naudas. Jā, padomu laikā Šveicars, vismaz paletē bija pati galvenā persona. Bet man vajadzēja tikai pastumt Agnesi pa priekšu šo skaisto būtni. Mūs laida iekšā. Rēzī. Jā, kas tik nav bijis? Ir bijis ļoti daudz. Kaut ko, vismaz vienu stāstu, kaut kādu tādu konkrētāku. Jā, varbūt kaut kas, kas pirmais nāk galvā. Nē, man nāk galvā tikai to visu, kas ir bijis, to mēs nestāstīsim. Tā bija Auskari, Galina, tavu mikrofonu. Tev labais būs jāizņem. Es paturēšu šitā. Bet, jā. Es vienmēr atcerēšos, tāpēc, ka man kā mazai Rēzītei ļoti garšoja saldumu. Man sauca vecāku par ogļhidrātu bērniņu. Un tad, kad mums nomainīja no rubļiem uz repšikiem. Jā. Tas bija tas laiks, jā. Un pēc tam uz latiem nomainīja. Jā. Cik mums bija stipendija? 5 rubļi? 7 lati mums bija. Repšiki bija vairāk. Mums pietika vienā pusdienā. Jā, un tad mēs varējām iet pēc snikeriem. Bet tā, kad nomainīja no repšikiem uz latiem, tad mums bija 7 lati. Un mēs ar Agnesi, tad bija pirmo reizi tie pagrabiņi, kur varēja nopirkt Mora garās cigaretes un snikeru. Jā. Un mēs ar Agnesi uzreiz aizgājām pirmajā dienā un notērējam visus 7 latus.
Tā bija. Nopērkot māru cigaretes un apēdot snikeri. Jā, man liekas, ka mēs ar tevi vispār nedomājam par rītdienu. Mēs baudam dzīvi tādu, kāda ir. Ne, mēs bijām ļoti, ļoti tādas pozitīvas, smaidīgas. Mēs gribējām visu laiku to iemīlēšanās sajūtu, ko kultivē tā profesija, kas arī kultivē to, ka no mums prasīja visu laiku gan sagatavošanas kursos, gan arī mācoties visu laiku spontanitāti. Visu laiku vienu brīdi tu vari smieties, un otrā brīdī tev tā kā asaras, un tu esi emocionāls, vai ne? Bet kā uz jums skatījās jūsu sabiedrība? Ja? Jo it kā Siguldā, kad tu mācies, ka tu biji tāds outsiders, tu vairāk rādīji kaut kādu savu unikalitāti, tur tā kā to nepieņēma. Bet, mēs par to nedomājam. Nē, mēs ar Agnesu lidojām tik augstu. Mēs reāli par to, mēs vispār. Tagad, es zinu Agnesu, es viņu zinu, ak, Dievs, viņa ir tāda dvēsele, viņa ir tik pasakaina, tik skaista dvēsele, Dievs viņu tik ļoti mīl. Bet tad mēs nedomājam, tagad mēs tā kā baigi piesargājamies. Ko teiks meita, ko teiks tas, ko teiks ko teiks. Tā kā visu laiku ir sevi jāsagrupē un, jāieliek kastītē. Tu gribi pateikt, ka tajā jaunības gados tu esi vairāk tā kā atvērts un atļaujies? Un tagad ir tā, ka ar laiku tas kaut kā tomēr mēģina savu to dabu? Nē. Ir tā, ka ar gadiem, vai ne? Tu tā kā sāc tā kā rutinizēties un tā kā pielāgoties, lai tikai tie cilvēciņi, nabadzīņi, tur tie Instagram un etc., lai tikai viņiem būtu mieriņš. Tu tā sāc rūpēties par tiem anonīmajiem cilvēciņiem. Jā. Un nevis sāc palikt atkarīgs, bet tu tā ļoti tā kā medmāsiņa izturies, lai nenonākt Tvaikielā. Bet tad nē, mēs ar Agnesu, mēs esam pilnīgs lidotājs. Es jau Agnesai saku, mēs esam mazie prinči, mums ir vienmēr bijusi sava planēta. Sava planēta, sava roza un sava lapsa. Jā, sava roza, sava lapsa. Jā, bet reizi es te gribu iezīmēt to, ka tu biji klāt tajā ļoti nozīmīgajā dienā, kad 89. gadā pēc mūsu pēdējā skolas eksāmena mēs aizgājām ar mūsu mammām, ar abām mammām, tu esi un mūsu mammas. Aizgājām uz kafēnīcu Māksla un tur es iepazinos ar savu pirmo lielo mīlestību. Un tu biji klātesošs tajā brīdī. Pirms mēs turpinām stāstu, varbūt es mazliet Rēzijas bodygrafa parādīšu. Jā, parādi. Tu skatīsies tajā ekrānā, tu redzēsi. Jā, es vienkārši pāris jautājums, jo tu, Rēzē, esi ļoti emocionāla. Tevi mīto viļņa augša, emociju leja. Jā, tā kā nav tāds visu laiku vienāds stāvoklis, ka tu esi vientulībā viena pati, tu tāpat surfo pa tiem emociju viļņiem. Varbūt tu vari kaut ko vairāk par tiem pastāstīt. Kā ir, piemēram, būt apakšā? Kā ir būt augšā, kā tu izdzīvo šīs te melanholijas un eiforijas? Un ko tas tev dod? Šausmas tas man dod. Jā, es nemāku un paldies Dievam, tiešām paldies Dievam, man ir tādi draugi un tiešām tāds vīrs, kurš man pacieš, jo rutīna nav. Rutīnu es nemāku radīt, ja ir rutīna. Man ļoti patīk, kā man arī viena skolotāja pateica, viņa teica, Rezīt, tu vari atpūsties tikai tad, kad tu kā mežāzis pēc zvaigznāja atrodies kalna augšā un vienkārši ir tukšums un ir tīrība. Un kā tu satiecies ar kādu cilvēku, kaut vai tavu vīru vai kā, tu uzreiz esi darbā. Tu uzreiz sāc strādāt. Bet kā būt augšā un lejā, man šķiet tikai tad mēs varam radīt. Un vispār sievietē ir jābūt vai no augšā vai lejā. Viņa nevar būt pa vidu. Tad vienkārši Es pa vidu. Es kad viena pati pa mežu staigāju, man, ja tu paprasīsi, kā bet tu jau tagad esi augšā. Jā, tāpēc, ka es esmu blakus tu man sēdi. Es esmu pilnīgi jau uzvilkusies no emocijām. Jā, tu esi augšā. Un man šķiet, ka pasauli vispār spēja ritināties tādā kamolītī un tādā
tādā esībā, kas iet uz priekšu, tad, kad sieviete ir vai no augšā vai lejā. Kā ir būt tur lejā? Es nezinu, jo man kā neemocionālam cilvēkam tādi viļņi nav emocionālie. Es varu sajusties slikti blakus kādam cilvēkam, ja? Vai kad man kaut kas slikti dzīvē notiek. Bet man nekad tā nav, kad pie nemainīgiem dzīves apstākļiem man pēkšņi no kā ir slikts garstāvoklis. Nav jau runa par sliktu garstāvokli. Jā. Ir runa par ietruna un lecruna un skrienruna par to, ka tad, kad tu saproti, ka tā pasaule ir nepilnīga, kad viņa ir nepilnīga, kad nenotiek. Mums ar Agnesi ir ļoti izteikts abām divām. Nekas, ka viņa ir neemocionāla. Jā, es starp citu esmu neemocionāla. Jā. Un es tad, kad Darija man šo te jaunumu paziņoja pirms pāris gadiem, 3, es teicu, kā tu vispār dari, esi redzējis kādu emocionālāku cilvēku par mani? Jā. Un tad es sapratu, ka es uzņemu citu cilvēku emocijas. Jā. Bet šīs te augšas un apakšas, tās nav. Bet es vēl neesmu izlēmusi, kā ir labāk būt emocionāli vai neemocionāli. Labāk tā, kā tev ir bodygrafs. Nē, protams, vienkārši saprot, savas labās un sliktās puses ir, manuprāt, gan esot tajā augšā. Nav labu un sliktu pušu. Protams. Tāpēc, ka tu esi unikums, tu esi unikāla. Un tu esi sapulcinājusi tik pasakainus cilvēkus un tik pasakainus sievietes. Un mēs visas iziesim ārā un tas bodygrafs un visu. Un es pateiktu, mājās man ir tāds bodygrafs, ja? Un rēķinies ar to, ja? Bet starp citu, kas mums ir vairāk zālē? Ir emo vai neemo? Kas ir emo? Pusi uz pusi būs. Un neemo? Pusi uz pusi. Reāli pusi uz pusi. Jā, kam ir vieglāk būt, kā jums šķiet? Jo es, piemēram, izēju un es uz taisnas lietas saraudājos. Kā es saraudājos? Man neviens nesūta emocijas, saraudājos. Nē, tu viņas dabū auriski. Bet zini, ko es gribētu? Tev ir tavā bodygrafā ir vienkārši iebūvēta, iezīmogota jaunrade. Radīt kaut ko kopā ar citiem cilvēkiem. Vispār, ko priekš tevis nozīmē jaunrade? Jaunā rade. Zinu, kā man ar Agnesi esot, es uzreiz viņu uzjautrinu. Man patīk, kā viņa smējās. Jaunrade, jā, tas ir līdzīgi, kā Agnese teica, jā, ka viņa nevar darīt to, ko citi dara. Ja sāk citi atražot to, ko viņa dara, viņai uzreiz ir durtiņas ciet un tā. Man jaunrade ir mans ļoti drosmīgais projekts Forte 2 kvartālā, mans teātris ar 180 vietām oratorio, kuru es pati kopā ar savu vīru Ainā Rubiķu uzturu. Jaunrade ir manu skatītāju smiekli, manu skatītāju asaras, radīt izrādes, radīt emocijas. Mana jaunrade ir, droši vien to draugi varētu izstāstīt, tā kā es radu, es esmu es neesmu sieviete, es tagad varu būt sieviete, es varu būt sieviņa, es varu būt draugs, es varu būt ceterā, es varu pat diapazoniem nospēlēt visas lomas, ko vajag. Jaunrade ir tad, kad tava dvēsele rada. Jaunrade ir lidojums, jaunrade ir, kad tu nevar apstāties. Un rezultāts un gandarījums ir manu skatītāju smiekli un asaras. Tas ir. Un tu nav dzimuma. Es šo frāzi pēc tam uzrakstīšu, un kad man būs kurs par kanāliem un jaunrads, es šo vienkārši citātu ielikšu slaidā. Jā, bet mēs tagad esam ar Agnesi. Jā, bet tāpat ir interesanti paskatīties to miedru. Es domāju, tagad visi skatītāji ir sajutuši, ka pēkšņi šeit uz skatuves ir mainījusies enerģija, jo tu esi ienesus šeit mūsu bariņā šo te emociju. Bet mēs dodamies tālāk, ar ko jūs esat sapazinušies? Jā, tajā dienā mēs bijām kopā un kafēnīcā Māksla ienāca jauns, ļoti talantīgs, harizmātisks aktieris. Un mēs pasēdējām, parunājām. Nākošajā rītā viņš man bildināja. Viņš palīdzēja tajā vakarā mums ar kājām aiziet no Mākslas līdz Zolitūdei ar mammu. Un jā, sākās mani atklāja mans jaunais piedzīvojums. Es vēl nebiju iestājosies aktieros, bet Rihards ļoti vēlējās, lai es būtu aktrise, toreiz vēl to brīdi. Un jāsaka, ka es sākotnēji to nesapratu, bet manā dzīvē ienāca cilvēks, kurš izturējās diezgan savādi.
Kāds viņš ir bijis kā aktieris? Kā aktieris viņš bija spožs. Viņš spēlēja uz nervu sabrukuma robežas, viņš staigāja pa nāža asmeni, viņš plēsa vaļā sev ādu, viņš deva tādas emocijas, kādas reti, kad aktieri spēja atveidot uz skatuves. Bet Rihards bija slims. Un, to visi zināja, bet neviens par to nerunāja. Teātris to varbūt arī kaut kādā ziņā eksploatēja. Un mani kursabiedri un mana Rēzija to visu redzēja. Un tas bija tāds ļoti dīvains periods manā dzīvē. Jā. Lūk, un ko tu, Rēzija, kā tu to sajūti? Nu, mēs uzreiz ieraudzījām. Es jau esmu teikusi to tev un arī Darījai. Agnesē piemīt tādu unikālu īpašību. Pievilināt cilvēkus, šajā gadījumā vīriešu kārtas cilvēkus, kuri grib viņu ieslodzīt. Bet Agnese ir brīvs putniņš, un kā viņu sāk slodzīt būrītī, viņa uzreiz ar knābīti nevis attaisīs durtiņas, bet izplēsīs caurumu. Un Rihards, tev tā šķiet, ka viņš bija talantīgs, un man tā nešķiet. Nē, viņš bija ļoti talantīgs. Jā, ok. Es viņu dievināju, man bija 17, viņam 26, bet ar laiku es sapratu, ka mūsu attiecības sāk kļūt ļoti, ļoti grūtas. Un nevajadzēja ilgu laiku saprast, jo mēs uzreiz momentā to ieraudzīju. Mēs iepazināmies jūnijā un augustā. Jā, augustā es pirmo reizi dabūju zilu aci. Jā, es uzreiz ieraudzīju. Un es nācu. Viņam uzreiz acīs, man ir skeneris, man ir reāls skeneris. Es uzreiz ieraudzīju sūdi. Nē, vienkārši bija tā, ka diemžēl man bija jānāk uz lekcijām neizgulējusies. Man bija sarežģīti. Lielu grima kārtu uz sejas, jā. Jā, un jo vairāk es muku no šīm attiecībām, jo tie sitieni pēc tam atgriežoties kļuva arvien smagāki. 18 gados mums bija paredzēts, nevis 18 gados mēs pat nevarējām sagaidīt, ka man paliks 18. Mēs bijām paredzējuši laulāties, un es ļoti mīlēju šo cilvēku, un es nezināju, ko darīt, jo mums izveidojās tādas agresora un upura. Atkarīgo attiecības, tās ir atkarīgo attiecības. Jā, bet tad, un es šeit negribētu... Kā bija, kad, mēs pēc tam uzzināsim arī Riharda bodygrāfu, mēs redzēsim, ka viņš ir emocionāls, un visdrīzāk viņš arī dzīvoja pa tiem viļņiem, viļņa augša, viļņa leja, un kā bija, kad viņam bija labs garastāvoklis, kāds viņš bija, un kas bija, kad bija apakšā? Tad, kad viņš bija savā labākajā emociju viļņa augšā, tad viņš bija tā kā eņģelis, viņš brīnišķīgi dziedāja, viņš spēlēja ģitāru, viņš bija ļoti harizmātisks, viņš ļoti patika cilvēkiem. Reizi neaizmirst, ka man toreiz bija 17 gadi. Es atceros. Un tad, kad bija viļņa apakša, tad... Mēs ar Mārtu Ķimeli viņu glābām. Mēs ar Mārtu Ķimeli, izzagām Agnesi no Riharda, izzagām reāli. Jo reāli tas arī varēja draudēt tavai dzīvībai. Tas draudēja viņas dzīvībai. Mēs viņu izzagām. Pēc tam, kā visi zina, tas ir arī vairāk kārtīgi ticis publicēts, viņš strīda laikā nogalināja savu sievu. Jā. Bet, mēs un izzagām. Pats viņš arī nav ar mums, bet tas viss beidzās ļoti bēdīgi. Bet mēs nerunājam par viņu, mēs runājam par tevi. Jā, bet... Un tās emocijas, tu stāsti, ka jūs dažreiz gājāt ciemos, un tu nevarēji saprast, nevis viņš nevarēja saprast, kāpēc viņu nelaiž vairs ciemos, jā? Viņš varēja savā viļņa emocionālajā apakšpunktā vienkārši sarunāt lietas un sarunāt ar cilvēkiem un nokomunicēt tā, ka pēc tam cilvēki vairs nevēlējās ar viņiem komunicēties, un es biju viņam vienmēr līdzi, un es nesapratu, kāpēc, piemēram, mēs esam uzlūgti ciemos pirms nedēļas, un tad, kad mēs pēc nedēļas atbraucam, mūs vairs neviens negrib redzēt, un es ļoti vēlējos, man likās, ka ja es mainīšos, un tas vienmēr ir tad, kad tu esi tādās attiecībās, kur, protams, no tevis principā nevar neko paprasīt, jo tur ir iesaistīti šie citi aspekti, tā slimība konkrēti, bet man visu laiku likās, ka ja es labošos, ja es nerunāšu pretī vai es būšu mierīgāka, tad viss jau man mainīties, jo es tiešām biju ļoti Greizsirdība arī bija, jā? Šādās attiecībās vienmēr tu tiec norobežots. Tev zvana mamma un tev neļauj pacelt telefonu vai
tu tiec norobežots un tu pats gribi norobežoties, jo tu saproti, ka tev sāk mainīties domāšana, tev sāk mainīties visa attieksme pret pasauli. Un ja no sākuma viņš ļoti vēlējās, lai es būtu aktris, tad pēc tam viņš izdomāja, ka man ir jābūt 18 gados sievietei, kura gaidīs viņu mājās ar katliņiem un rēdamo. Un viņš sāka ļoti nemīlēt to, ko es vēlējos kļūt aktrisi. Ja? Un tur sākās arī varbūt tāda aktieriska greizsirdība. Un tad notika viena situācija. Viņš aizbrauca uz Austrāliju, viesizrādēs ar Dēles teātri. No turienes sāka nākt ziņas par to, ka viņam ir arī lēkmes, ka viņš dzer. Un šis mēnesis pusotrs, mēs bijām kopā 2 gadus, man lika saprast, ka ir pienācis pēdējais laiks. Vienkārši to visu pārtraukt. Vai nu tagad, vai nu nekad? Jā. Un kamēr viņš bija prom, manā dzīvē notika izmaiņas. Jā, un šis te posms noslēdzās. Un 20 gados 3. kursā, pateicoties Rēzijas atbalstam, es izlēmu un pateicu jā savam nākamajam piedzīvojumam. Un pretī atkal jautājums. 20 gadi, tu topoša aktrise, tu jau esi sabiedrībā pazīstama, ja vismaz tajās aprindās, kur jūs aprindās mēs no 17 gadiem jau tev ir priekšā spoža karjera, un tu paliec uz stāvokli. Vai kā sabiedrība reaģēja uz to, ka tu esi stāvokli? Visi aplaudēja un teica, beidzot, Agnesītei būs bērns? Nē, mana sabiedrība toreiz bija teātra fakultāte, mana kursa vadītāja un mana ģimene. Un zinot to, ka man ir 3. kurs, mana skolotāja teica, ka man ir jāspēlē lielas lomas. Un arī situācija, kurā tas notika, tas bija ļoti nevienkārši. Es zināju, ka es būšu viena. Bet mēs aizgājām. Es atceros, ka visi bija pret? Ļoti daudzi? Jā. Neviens tā ļoti... Nē, kā? Mana ģimene teica, ka mani atbalstīs. Un es par to viņiem esmu ļoti, ļoti pateicīga. Bet principā 20 gados pateikt jā un liekt šādā piedzīvojumā, kuram es toreiz diez vai biju gatava. Bet tu nevari būt gatavs. Jo vienmēr ir jābūt gatavam. Un es pateicu jā. Pateicu jā. Un tāpat pabeidzu 4. kursu, sāku strādāt teātrī un esmu ļoti laimīga. Ļoti laimīga, ka es pateicu jā. Kaut ko tādu teorētisko parunāsim? Jā. Ne tik emocionāli. Ne tik emocionāli. Jā, mazliet mēs esam atklikšķinājuši Riharda Bodigrafu. Un mēs nezinājām dzimšanas laiku, bet visas diennakts garumā tas Bodigrafs nemainījās. Un, viņš ir emocionāls pēc cilvēka dizaina, vīrietis, kurš izdzīvo emocijas, viļņa augšu, viļņa leju. Un, jā, viņam ir bijusi slimība, jā, to mēs neatceļam, un es nesaku, ka tas ir tāpēc, ka viņš ir emocionāls, viņš bija tik emocionāls, bet varbūt kaut kādas mini atbildes mēs arī varam redzēt šajā Bodigrafā. Vispār, kā mums ir pieņemts, ka vīrieši jau neraud? Tagad jau mēs mācām mūsu mazos puikas, ja, mūsu dēlus, ja, ka viņi drīkst raudāt, ka viņam ir emocijas, ka viņi var izpaust savas emocijas, bet padomi laikos bija kā? Vīrieši neraud, viņam jāpieņem lēmumus, viņi ir ģimenes galvas, bija ļoti strikts sadalījums, ko nozīmē vīrietis un ko nozīmē sieviete. Bet, protams, 50% arī padomu laikos vīrieši ir bijuši emocionāli. Viņi izdzīvojuši tieši tos pašus viļņus, kaut kāda viļņa augša, kaut kāda viļņa leja. Un ja vēl klāt nāk šizofrēnija bija, jā. Tad visdrīzāk tajos vispār gadījumos tas viss pastiprinājās. Un tad, kad tev no pašas mazotnes neizstāsta, jā, kāpēc tu jūties slikti, ka tam nav iemesla, ka tur nav vainīga ne mamma, ne tētis, ne klases biedrene. Tur vienkārši nekas nav vainīgs. Vienkārši šobrīd tu atrodies savā viļņa apakšā. Vienkārši tev tur ir
jāpadzīvo, jāiemīl savu melanholiju, jāpabūt varbūt vienam pašam, varbūt jāparaud, jāpalasa, jāpaklausās mūziku, ir jāizglīto emocionālus cilvēkus, kā viņiem dzīvot. Te augšās jau visi māk dzīvot. Visi ir baigi forši, visi ir baigi jautri, nevajag nekādu palīdzību. Bet apakšā mēs nemācam cilvēkus dzīvot tajā apakšā ar mīlestību pret savu ķermeni un pret savu emociju. Bet mēs sākam, tev slikts garstāvoklis, tev laikam tur sieva sabojāja, vai tev tur, laikam tāpēc, ka tu piecinieku dabēji, vai tāpēc, ka darbā ir problēma. Nē, tās emocijas, viņas nāk bez iemesla. Un varbūt, kā tādam vīrietim, tas viss arī pašam ar sevīm nebija skaidrs, ko tad īsti darīt. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka ja mēs paskatīsimies uz tavu un Riharda bodygrafu, mēs redzēsim tādas lietas kā liesas centrs. Tagad paskatāmies visi. Agnesei liesas centrs ir definēts un Rihardam nav. Ko tas nozīmē? Tas pilnīgi tā kā cilvēka dizaina klasika tādā pilnā apmērā ir piepildījusies. Es, godīgi sakot, neesmu pat savās konsultācijās satikusi, ka man tā precīzi stāstīja. Man bija vārdarbība, un es skatos, un te ir, bet šeit ir precīzi izstāstīja, kas notiek tādā tādā tiešām pamata teorijā. Respektīvi, liesas centrs nozīmē to, ka tev ir iekšēji iebūvēta, un to starp citu viņš arī definēts, iekšēji iebūvēta tāda drošības sajūta. Mēs tā kā tādi dzīvnieciņi, tā kā mēs jūtam. Mēs pat nekad neprasam sev, vai tas ir bīstami vai nav bīstami. Tas ir iebūvēts šeit iekšā mehānisms. Es eju sarkanu, un tad es vienkārši nedomāju, vai tas ir bīstami vai ne. Es vienkārši eju. Jo tu jūties droši. Jā, un tu un reizi tieši tas pats. Bet cilvēki, kuriem ir tas centrs balts, viņiem nav iebūvēts šīs te dzīvnieciskais instinkts, dzīvnieciska tā intuīcija. Un līdz ar to, tā kā mēs pasaulē ļoti daudz runājam par drošību, tie cilvēki sāk domāt, ka viņi jūtās nedroši, jo viņiem nav šīs dzīvnieciskas intuīcijas. Bet, ja viņi uz to nekoncentrēsies, bet dzīvos, kā viņam jādzīvo pēc saviem aizkrāsotiem centriem, tad viņam nemaz nekad nav jādomā par to. Bet prāts viņš vienmēr nesās ar to skatu uz to drošības sajūtu. Un tā balta liesa pēkšņi atrodas blakus tai, kas ir definēta, pārņem šo te drošības sajūtu sevī. Un grib paturēt. Un pēkšņi viņš jūtās, blakus Agnesei, man ir drošības sajūta. Tikko viņš iziet ārā, viņš atkal paliek balts. Viņš atkal, es esmu nedrošs. Tā tad man jābūt visu laiku blakus Agnesei. Visu laiku blakus Agnes ir piecinieks. Vai tad Agnes vispār var būt blakus? Starp citu, es to teicu, ka es izstāstīšu tieši pasākumu par to greizsirdību. Es uz tiem biju greizsirdīga, atceries, kad mēs gatavojamies pasākumam. Gribās piecinieku tā, tikai mana, un mēs palikam tā kā mazi bērni tādi, draudzenes tev ir greizsirdīgas. Es palikšu pēc pasākumu uz tiem greizsirdīgu viennozīmīgi, tikai kad es redzu to apzināti, tas ir ļoti interesanti vērot. Bet tad, kad mēs nezinām šo te specifiku tam pieciniekam, tad visi tevi grib paturēt sev. 100% tevi tā kā paņemt, bet pat ja tu sēdēsi blakus, tu nepiederēsi 100% tam cilvēkam. Un tu viņam sēdi blakus, viņam liekas, ka tu viņam esi blakus, bet patiesībā viņš jūt, ka tu slīdi prom. Ka tu slīdi prom, jo tu neesi tas cilvēks, kurš ir ar tiem siltiem kontaktiem. Tu esi tāds plašs, tāds ģenerālis, kurš runā plašajā auditorijā. Un tev vienmēr, lai tevi dzird skaļi tālu, tu nevari nevienam tā īsti piederēt. Un līdz ar to, vīriešiem vai arī draudzenēm var dažkārt būt uz teviem greizsirdības sajūta. Un tu izturies pret viņām labi, superīgi, bet tā greizsirdība viņa rodās tiešām tā kā tik jocīga tā sajūta. Un līdz ar to greizsirdība, gribu tevi paturēt kā piecinieku, liesas centrs, gribu drošību, nezinu, kā uzvesties emociju viļņa apakšā. Un tad līdz ar to, kā mēs dažreiz sakam, ka šie divi centri ir dažādi pārī, nav vienmēr, bet ir iespējama emocionāla vai arī fiziskā vardarbība. Tāpēc, ka viens grib visu laiku pieturēt otru. Un tas otrs grib atgrūst, un tas baltā liesa grib sev, bet tā var būt arī otrādāk. Tā baltā liesa, viņa grib būt visu laiku ar to vīrieti, kuram ir definēta, un vīrietis redz,
man visi dara, ko es vispār. Es varu šito darīt un to. Man tāpat vienmēr būs blakus viņa. Ja? Arī otrādāk var būt. Arī tad uz otru pusi var palikt šī te. Nu, tas ir tas par to vardarbību, ko es gribēju pastāstīt. Ja? Un par to greizsirdību, jā, kur ir greizsirdība. Jā. To es tikko izstāstīju. Un ķeceris tas ir par to, ko es gribēju par atkal sakarā ar tavu meitu, ar Marijas dzimšanu, ja, ka visa sistēma bija pret. Un tu kā ķeceris, kā rebels, tu vienkārši parādīji, ka var. Un tu vari turpināt savu karjeru, un tu vari būt mamma. Jā. Es padzeru ūdeni. Mums ir nākamais stāsts. Jā, mums ir nākamais stāsts. Man tik forši reizi tādas demo, tāds maigums viņš skatās. Paldies. Tagad varu iet. Jā. Labi, man ļoti patīk tur sēdēt. Tev patīk tur labāk nekā te pie mums. Reizi mīļā, lūdzu. Paldies. Paldies. Paldies, mīļā. Es nekur nepazūdu. Nepazūdi gan, tu man skaties. Ja es skatos. Jā. Te mums ir teātris, mums bija teātris, un tagad mums ir viens jauns piedzīvojums, kurā es atkal nokļuvu ļoti ātri, spontāns lēmums pieņemot. Un, tas jau pagāja 10 gadi kaut kāda kopš pēdējā stāsta, ko mēs stāstījām. Jā. Un šobrīd mēs atskaņosim šo video, kurš ir radīts 2001. gadā Siguldā ierakstu studijā. Un tur ir daži vārdi, kas arī man ir ļoti privāti, bet viss šis nākamais stāsts būs par periodu, kad manā dzīvē ienāca mans vīrs, par periodu, kad es strādāju Maskavā. Un tāpēc es gribu šeit ļoti korekti pateikt, ka mums šī pilsēta būs jāpiemina vairāk kārt. Un jā, mēs neatbalstam, gribam uzreiz pateikt, neatbalstam Krievijas agresiju pret Ukrainu un karu. Un mēs sapratām, ka vārdus no dziesmas neizņems. Un šo periodu es tāpat kā visu, kas ir būtiski pagrieziena punkti manā dzīvē notikuši, nevaru apiet. Jo šis ir ļoti svarīgs periods, un Aleks man ir ļoti svarīgs cilvēks. Kaut kas mums aizgāja ar skaņu, vai ne? Vai varam mēģināt vēlreiz? Радуется лето, радуемся мы фотолюксами проявленными, друг друга запомним альбомами, солнцами ли, звездами ли. Это будет нетрудно. Jā. Iepazīstināja mūsu kopējais draugs Evgenijs Griškovets. Un tas bija 2001. gads. Es biju jau pāris gadus Rīgas jaunajā Rīgas teātrī. Un manā dzīvē ienāca cilvēks, kurš man ļoti daudz ko iemācīja. Mēs lasījām kopā grāmatas, klausījāmies mūziku. Mēs runājām par idejām, nevis par cilvēkiem. Un kāds viņš ir bijis? Ļoti, ļoti emocionāls. Ļoti emocionāls un ļoti romantisks, ļoti... Es nezinu vienu cilvēku savā dzīvē, kurš varētu skaistāk stāstīt stāstus. Tu teici, ka viņš ļoti daudz lasīja, interesējas par Jā, viņam vienmēr Viņš arī strādāja par DJ. Jā, viņš strādāja, un mēs, diemžēl, šajā pilsētā dzīvojot, nekad nebijām satikušies. Viņš bija veiksmīgs DJs radio SVH+. Es biju jaunā Rīgas teātra aktrise, un mēs satikāmies tāpēc, ka mums bija kopīgs draugs.
Un jā, tas viss bija ļoti ātri un ļoti spontāni. Ko viņš tev deva? Tu man teici, ka ir kaut kāda bijusi tāda sajūta, ka viņš tā kā vēra vaļā priekš tevis pasauli, deva plašumu, zināšanas. Es kaut kā ieraudzīju citu perspektīvi. Tas dziļums tam attiecībām bija tā ļoti skaisti iepriekš man Tad, kad mēs satikāmies, mēs abi bijām jau diezgan izdzīvojuši kaut kādas pieredzes un bijām attiecībās sāpināti. Un es atceros, ka mēs runājām par to, ka mēs zinām veidu, kā mēs vairs to neatkārtosim. Un tas patiesībā sakot bija ļoti, ļoti skaists stāsts. Bija ļoti daudz romantismu, jo Aleks ir cilvēks svētki. Tur, kur parādās viņš, tur vienmēr ir prieks, līgsmība. Viņam patika gatavot no augstās literatūras romāniem kaut kāds interesants itāļu vai franču receptes. Un tā bija tāda ļoti, 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 ļoti spēcīgas jūtas un ļoti skaista mīlestība. Un viņš kā emocionāls cilvēks, protams, man ieveda tajā pasaulē, kur bija visi viņa draugi un visa viņa mūzika, kur bija tik daudz kultūras, kur bija tik daudz notikumu, kur bija tik daudz, ļoti, ļoti daudz. Kaut kā tāda, acīm redzot, ko es tikai savā burbulī dzīvojot, nebiju vēl atklājusi. Un tad mēs sākām tev parādīja citu pasauli, ne tikai tas, ka viņš tevi parādīja Latvijas krievvalodīgo pasauli, tāpēc, ka tomēr tās sabiedrības mazliet dalītas pie mums, bet viņš tev arī parādīja kaut kādu tādu savādāku plašumu uz dzīvi, kaut kādu skatu citu dziļāku izpratni par notiekošajām lietām, jo viņš ir ļoti filozofiski tendēts, un viņš redz visas lielās sakarības, visu lielo laukumu, un viņš prot no ne tikai to informāciju absorbēt, bet arī ļoti daudz translēt. Un es viņam aizgāju līdz šajā, jo tad, kad divi cilvēki mīl viens otru, tad jūs man piekritīsiet, viņi sāk nostāties pret visu pasauli. Un mūsu situācijā tas nebija vienkārši, jo es esmu latviete, vai es atvainojos, un sabiedrībai arī bija tāda diezgan liela viļņošanās. Mēs nācām pēc pirmajām intervijām ārā no preses nama, tad, kad jau visi bija sapratuši, ka mēs esam kopā. Es atceros, ka pirmo reizi man nofotografēja no krūmiem. Un es domāju, interesanti, jā. Un tas bija, protams, kaut kas tāds, jā. Bet mēs vēl atgriezīsimies pie Aleksa, bet es gribēju tev paprasīt par to periodu, kad tieši to ar viņu satikies. Tu biji jau slavena aktrise Latvijā, tu spēlēji galvenās lomas. Vairākos teātros, cik saprotu, tu pārgāji no Dailes uz Jauno Rīgas teātru. Un plus tev bija dažādi žurnālu vāki, kaut kādi pasākumi, bet iekšējā sajūta par to, ka tu profesionāli it kā esi atzīta, bet tu neesi guvusi kaut kādu materiālo gandarījumu, vai ne par to? Teātrī tas sākās jau ļoti agri. Es pietiekami agri sapratu, ka man nav vairs nekādu tādu lieku ilūziju par šo profesiju, jo tad, kad es beidzu mācīties, tad es domāju tā, teātris man būs meistarības slīpēšana, es audzēšu muskuļus, profesionalitāti, spēlēšu lomas, bet būs taču kino. Un tas man dos šo nepieciešamo materiālo atbalstu, finanses, lai es varētu spēlēt teātri, jo kino vēl toreiz bija. Un tad, kad mēs beidzām mācīties, tad pēkšņi kino vairs nebija. Un es sapratu gadiem ejot, ka, lai cik darbus es darītu, es varēju runāt reklāmas, es varēju filmēties video reklāmās, es varēju dublēt filmas, es varēju vadīt pasākumus katru nedēļu. Ir kaut kāds limits atrodoties šajā sistēmā un šajā profesijā, kuras vienkārši netieku tālāk. Es vienkārši nevaru nopelnīt vairāk. Un es sāku justies par to ļoti slikti. Es domāju, paga, Agnes, tu spēlē daudz. Un ir skatītāji, ir aplausa, ir atzinība. Ir popularitāte, tu esi tiešām uz tiem vākiem, tevi intervē un tu esi pieprasīta, bet ir kaut kāds limits, kam tu netiec pāri. Un visu laiku tevī ir šī sajūta, ka tu esi nenovērtēts. Kas tā ir par sajūtu, kad tu strādā, tu atdodies 100%, tu esi vēl pie tām populāra, tevi liek uz žurnālu vākiem, tevi tur, žurnālu vākos nav baigi arī patīkami būt, vai ne, tīpaši dzeltenās preses, respektīvi tev ir milzīgs sloks vispār no sabiedrības, un tāpat laikā, tu tā kā nesaņem to, cik daudz tu gribi. Sākumā tu būvēji savu atpazīstamību, un tev ir jāiet visur par velti, bet es sapratu vienkārši, ka Rīgā un Latvijā ir kaut kādi limiti. Mēs runājam par laiku pirms 20 gadiem, mēs nedrīkstam to aizmirst. Mēs runājam par laiku pirms 20 gadiem.
Jā, un man tas likās nepieņemami, ka mans garstāvoklis un viss man ir atkarīgs no tā, vai man būs tie papildus darbi, vai nebūs. Un man tas ļoti sāka iet konfliktā ar to, kā es jutos. Jo es ļoti mīlēju savu profesiju. Ļoti. Bet man sākās iekšējā nesakritība. Tā nesakritība, kā viņa ķermeniski jūtās? Pastāsti, ka tu tiešām strādā, tu zini sevi no profesionālas puses, ka tu esi perfekta, bet reāli iekšēji tu nesaņem to. Kāds tā ir pa sajūtu? Tā ir kaut kāda necieņas sevis sajūta? Tev liekas, ka tu esi slikts profesionālis, ja reiz tavs darbs nav atalgots. Ka tu esi nevērtīgs, tu vairs necieni sevi. Necieni sevi. Mēs pie tā atgriezīsimies, un tad jūs ar Aleksi, ja, esat aizbraukuši dzīvot uz Maskavu. Jā, mēs esam Maskavā, jo jau no 2001. gada, tad, kad man pirmo reizi piedāvāja pirmās kino lomas Krievijā, es jau pastāvīgi sāku uz turieni braukt, jo es redzēju tur lielāku tirgu, es redzēju iespējas filmēties, kuru man Latvijā nebija. Kaut gan man jau bija lielās filmas, man bija Aktris Ragāries, man bija Likteņdzirnes, man bija Atpazīstamība, un bija arī kaut kādas vēl filmas un piedāvājumi. Bet es sāku just, ka es ļoti gribu kino, ka es gribu šo sapni izdzīvot, šo piedzīvojumu piedzīvot. Un tad viss sakrita, apstākļi dažādi sakrita, un mēs nonācām Maskavā. Un pastāsti, kā tad īsti gāja, jo, zin kā, mēs daudzi dzirdam, jā, tur Agnese filmējusies tur, un tā liekas, tur iekāp, tur aiziet tā kā, 5 metrus te līdz studijai, nofilmējies ātri. Kas vispār, ko izstāsti, ko tas nozīmē filmēties lielajā kino industrijā, lielajā valstī? Tas nozīmē apzināt pilnīgi visus kastinga direktorus, visus aģentus, tas nozīmē visiem sūtīt savas bildes, tas nozīmē visiem laikā piezvanīt, tas nozīmē interesēties un zināt visus aktierus, tas nozīmē zināt visus projektus, tas nozīmē iet uz 100 kastingiem un saņemt 95 atteikumus. Tas nozīmē pārvietoties metro, neskaitāmas metro stacijas, pēc tam braukt ar autobusiem, meklēt visiespējamos loftus, visiespējamās ēkas, kur tev ir jāsastop cilvēki, kurus tu nekad neesi saticis, kur tev ir jāuzrunā un kuriem tev ir jāpierāda, ka tu esi piemērota šim te darbam. Tas nozīmē krustīties pie Mosfiņu durvīm un lūgt, lai viņi ierauga tevi, kaut gan dažreiz kastings sen jau ir zināms, aktieris sen jau ir apstiprināts uz lomu, tu vienkārši tur esi vajadzīgs formāli. Tev vienkārši jāatnāk, lai kāds ievilktu ķeksīt. Kaut gan loma sen jau ir zinām, kas to spēlēs. Viņam vienkārši vajag to formāli izdarīt. Tas ir gaidīt zvanus vai callbackus, kā mēs to Amerikā saucam, kā to Amerikā sauc. Kā tev ar krievu valodu zināšanām? Tu runāji ļoti labi, ka tu varēji filmēties. Es strādāju skolotāju 3 gadus, tāpat kā es Amerikā strādāju ar akcentu koču. Protams, ka to nevar izlabot, bet es biju sastrādājis. Es strādāju arī šeit ar skolotāju, kura man palīdzēja, liku valriekstu savos vaigos un runāju visu krievu valodā. Es ļoti daudz pie tā strādāju. Es ļoti daudz strādāju pie valodas, jo es sapratu, ka tur jau bija tas laiks, tad, kad filmas vairs netika dublētas. Tur neņēma, jo pašiem ir 45 aktīvi meklējoši aktieri, un tur vienu latvieti nevajag, kura nevar runāt tā, kā viņai ir jārunā. Tur neviens vairs filmas nedublē, tam vienkārši vairs nav naudas. Tad vai nu tie režisori ņēma mani, kuriem bija pieņemams mans akcents, un viņiem visiem pārsvarā bija pieņemams, vai nu tās lomas, kur viņiem tas nebija pieņemams, es nedabūju, bet pietiekami daudz. Es 3 gadu laikā nofilmējos 15 projektos. Kā ir ar to finansu pasauli? Man ļoti gribētos tieši šajā sadaļā pievērsties, jo Latvijā tu strādāji, tu jūti, ka ir kaut kādi griesti, ka tā kā, tu vairs nevari izkāpt ārā no tām robežām, tā kā tu izdarīsi visu, ja, ar to naudas, teiksim, ar to materiālo pasauli Latvijā, tu esi kļuvusi slavena, un ir griesti. Tur tu esi izgājusi plašumā, teiksim. Tur es neesmu nekas, bet man bija ļoti daudz piedāvājumu, jo es neaizbraucu uz tukšu vietu, man bija 2 lieli galveno lomu piedāvājumi 12 sēriju filmās, un es vienkārši varu pateikt, ka es skatos uz perspektīvi, un tagad es runāšu par naudu, jo tas ir svarīgi saprast to dinamiku. Ja 93. gadā es sāku Dailes teātrī strādāt, un man alga bija 35 lati. Mēnesī. 35 lati mēnesī. Tad pēc 10 gadiem tie varēja būt jau 350, pēc 10 gadiem 10 reizes lielāka alga. Ja pirmajā lomā... Ko nozīmē 350 lati alga? Tas nozīmē, cik ilgi, cik tu daudzēji uz darbu?
Mēs vienkārši nezinām, ko nozīmē strādāt par mēģinājumi. Tev no rīta ir 4 stundas mēģinājums, pēc tam tev ir maza pauze, un tad, ja tev vakarā ir izrāde, tev ir jānāk, un tas aizņem atkal. Tu strādā no 10 līdz 2, un pēc tam tev ir jābūt gatavam uz izrādi 6 vai 7, un tad tu esi vakarā 10 mājās. Un tad tu mājās, principā, vakarā bērnu gulēt nevari nolikt, ja? Tas nozīmē to, ka tavs bērns dažreiz sēž un mācās aizkulisēs vai ģērbtuvē, un tas nozīmē, ka tev viss ir jāpakārto diezgan striktam grafikam, un tev ir jāspēlē dažreiz 1 vai 2 izrādes sestdienās un svētdienās, tad, kad visi grib būt mājās ar savām ģimenēm. Un tas nozīmē, ka tu vari dažreiz netikt arī uz bērna eglīti, jo tev vienkārši jābūt teātrī. Bet tas ir teātra grafiks, un to visi zina. Un visi izvēloties šo te profesiju, zina, uz ko viņi parakstās. Bet es vienkārši noslēdzot mūsu sarunu par naudu, gribu pateikt, ka salīdzinoši, jo tu man prasīji, tu vēlējies, lai mēs nosaucam konkrētas lietas, lai vispār saprastu. Ja 2001. gadā man, piemēram, par manu mazo epizodīti maksāja $150, tad pēc 5 gadiem, pēc maniem 4 gadiem Maskavā, man par šo te filmu ar Maratu Bašārovu Sniega karalieni, tā bija galvenā loma, es saņēmu €1500 par filmēšanās dienu. Un tad es beidzot jūtos labi. Un kā tu jūties? Kas tā ir pa sajūtu, kad beidzot, par to, ko tu dari, jo tu smagi strādāji gan Latvijā, gan arī tur tu smagi strādāji. Principā tas darba smagums, cik es saprotu, baigi neatšķirās. Darba smagums aktierim nekad neatšķirās. Jā. Darbs ir. Un kā ir tā, kas tā pa sajūtu, ja toreiz bija tāds nerespekta sajūta pret sevi, tad kā ir, kad tu saproti, ka... Es vienkārši visu laiku nevarēju sevi nomierināt, un es domāju, vai es nevarēju tiešām izvēlēties normālu darbu, kur man par šiem jautājumiem nevajadzētu domāt. Vai es tiešām, jo man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi būt finansiāli neatkarīgai un patstāvīgai. Un es izlieku, man sākās kaut kāda nesakritība galvā, ja es izlieku savu enerģiju, ja es izlieku tik ļoti, ļoti daudz. Aktiera darbs nekad nebeidz aiztaisot teātra durvis. Aktiera darbs ir loma mācīšanās. Tu pirmizrādēm nedēļu neguli. Tu domā visu laiku, tu izstaigā visas lomas. Reizī man neļaus samelot, viņi gan par to nerunāja. Tas ir darbs, tas ir dzīvesveids. Un tas ļoti daudz no mums prasa. Brīžiem mēs nevaram iziet no lomām, kaut arī mēs esam mācīti, kā to izdarīt, bet cilvēka ķermenis, cilvēka sistēma nav izslēdzama šādi te. Tā loma dzīvo, tu vari nesāties ar to lomu vēl kādus gadus, un dažkārt tu nospēlē tik dziļas lietas, ka tās ietekmē tevi un skar visu tavu būtību, un dzīves situācijas atkārtojās. Tas, ko tu esi nospēlējis kādreiz uz skatuves vai uz ekrānu, vienkārši ienāk un kļūst par tavas dzīves daļu un sāk tur šiverēt. Un tu nevari paskaidrot savam bērnam, ka tu tagad taisi lomu. Kā tu vari paskaidrot? Ko tu paskaidros tieši? Un tās ir tādas lietas, kuras var saprast tie cilvēki, kas ir bijuši šajā profesijā. Un tā ir labprātīga izvēle. Un vienā brīdī es sapratu, ka šī izvēle, kur man ir jārunā un jātranslē citu cilvēku domas, kur man ir visu laiku jāizliekās par kaut ko, kas es neesmu, un plus vēl par to nemaksā. Kas tas par mazohismu nopietni? Kādā sakarā? Tagad es ceru, ka situācija ir labāka, bet man bija ļoti svarīgi. Vai jums kādam norezonēja šis te? Es to stāstu tikai tāpēc, lai pastāstītu, kā es jutos, kāda man bija nesakritība un ka es meklēju izēju, lai tas justos labi. Es joprojām ļoti mīlu teātri, un es būtu teātrī varbūt 100 gadus, ja tur tā situācija toreiz bija bijusi citādi, jo es biju gatava kaut ko mainīt. Un vēl viens ļoti būtisks aspekts ir tas, ka es nevaru būt sistēmā. Es nevaru, ka man nosaka, ko man darīt, ka mana dzīve ir atkarīga no pavēles pie sienas. Man būs lomas vai nebūs, un cik lielas viņas būs. Un tad būs atkal kāds brīdis, kad viņa nebūs. Un visu laiku tu esi tajās 4 sienās, un tu neredzi, kas notiek ārā pasaulē, bet pasaulē ārā notiek dzīve. Un tu to visu palaid garām, jo tu kaut kāda mērķa vārdā kalpo teātrim. Teātris brīnišķīgs, bet tas bija piedzīvojums. Bet, ja mēs atgriežamies pie jūsu attiecībām, jūsu mīlestībā ir dzimis Robijs. Jā. Brīnišķīgs. Brīnišķīgs dēls mums ir. Kas notika? Būsim ātras.
jo mums ir cēliena beigas. Jūs neesat vēl noguruši, jums nav garlaicīgi. Kas notika? Šad un tad notiek lietas starp cilvēkiem. Sieviete gaida, kad vīrietis pieņems kaut kādus lēmumus, kurus viņš nepieņem. Un viņai liekas, kā? Ja tu esi zām mūžam, tad varbūt vajag. Un tu nesaproti, ka tev pašai ir jāpieņem šīs lietas, šie lēmumi. Un dažkārt tu redzi, ka cilvēks ir emocionāls. Un tad, kad tu pati esi vāja, tad tu vienkārši domā, ka tev vajag būt stiprākai un ka jūs netiksiet kopā šim vājumam cauri. Un tad ir grūti redzēt, vai ne, kad vīrietis varbūt raud. Nē, ir brīnišķīgi redzēt, kad viņš ir romantisks un kad viņš priecājas, bet es, kā jau mēs runājām par tām iepriekšējām attiecībām, tur arī bija emocionāls vīrietis, un man jau vajadzēja būt gatavai, tad, kad ir viņa apakša un ir augša. Bet mēs to nezinājām, ka ir tādi bodygrafi. Mēs to nezinājām, es to būtu zinājis. Tagad jūs zināsiet, mazliet labāk. Bet šeit ir stāsts par to, ka tu tikko pieminēji tas klasiskais vīrietis, ja, kuram mēs gaidām lēmumus. Jā. Nē, mēs ļoti daudz lēmumus pieņēmām kopā, un tā tas nav tā. Bet tiešām to tādu iniciatīvu, ja, tā kā ģimenes galva, kura apsēdīsies, uzliks tur tā dūru uz galda un teiksim tā, mēs šitā darīsim, vai ne? Jā. Tas tā kā mums ir tā kā iebūvēts padomu laikos. Ir kaut kādi muļķīgi stereotipi, kuriem sievietes seko. Kā ir jābūt? Un ja mēs kā sievietes vai vienalga kā cilvēki sekojam tādiem stereotipiem, tad mēs varam kaut kā savādāk, ja, sākt uztvert to savu partneri, nevis no viņu talantu puses, ja, bet... Mēs vienkārši domājam, jā, kāpēc man tas ir jādara? Es taču gaidu no tevis, ka tu tā darīsi, vai ne? Un tad es nesagaidu, un tad manī sākās iekšā kaut kāda frustrācija par kaut kādām lietām. Bet tam frustrācija nevis ķermeniskā, bet vairāk galvā, jo taču grāmatās rakstīts tā, vajag uzlikt dūru uz galvas. Un tie tam daudz visādu apstākļu sakritība, kas ietekmē to visu. Un jā, mums neizdevās nosargāt. Bet jūs izšāvāt plašumā. Es pāanalizēšu. Jā, lūdzu. Pakomentēšu. Dosim vārdu Darjai. Tātad, sāksim ar netik sensitīvu tēmu, ar definēto egocentru. Viņš ir atzīmēts uz bodygrafa. Tikai 30% cilvēku šis centrs ir definēts. Un, viņš atbild par materiālo pasauli, par mērķiem, par to sasniegšanu, par solījumiem un, protams, par to, cik naudas es pelnu par konkrētu darbu. Un šeit Agnes ļoti labi ar tiem diviem stāstiem parādīja, cik ļoti daudz var izlikties cilvēks ar definēto ego. Mēs tagad nerunājam par nedefinēto, ja, tas ir pavisam cits stāsts. Ja. Tā, laikam, atkal nokrita. Es tomēr gribēju, lai ir. Es tev uzlikšu citu kājiņu. Turēšu tagad, lai tu vairs viņu nepaņem un neieliec lasī. Tātad, definēts egocentrs, ja, tas ir cilvēks, kurš ir materiāls. Un cik daudz no jums ir definēts ego? Kam ir definēta ego? Kuri no jums zina, ka jūs esat materiālie cilvēki? Bet nolaidās dažas rokas, vai ne? Tie ir tie, kuri noteikti man kursus ir izgājuši. Tie jau zina. Jā, lūk, cilvēki, kuriem tas centrs ir definēts, jūs esat tiešām par naudu, par materiālo pasauli, par sasniegumiem, par mērķiem. Ja? Un priekš jums ir ne tikai normāli domāt par naudu, atalgojumu. Ja? Jaunrade tas neizslēdz. Ja? Varbūt gan jaunrade, gan arī nauda. Ja? Nevajag vienu no otru. Man patīk labāk radīt, es taču forši spēlēju. Otru neieslēdz, jo mazie nabadzīņi vairs nav tagad. Lūk, un
ir tā, ka jums ir par to, jums ir par to jādomā, un jums ir jāatzīst to, ka jā, es esmu materiāls cilvēks, bet ja jūs no tā atsakaties, tad tas priekš jums ne tikai nav dabīgi, bet arī nav veselīgi. Ja? Tāpēc, ka tādā veidā jūs atsakaties viens no spēcīgākām enerģijām savā ķermenī. Jo ego sirds centrs, tas ir rītīgs motors, ja? Kurš ieslēdzās uz mērķu sasniegšanu, bet tad viņš grib pretī naudiņu, ja? Vai kaut kādu balvu, ja? Ja kaut kāds tas ir, piemēram, mērķis, ko māju iztīram, iedzeram kafiju, ja? Bet šeit tomēr uznākam uz skatuves un saņemam algu. Un līdz ar to, tad, kad jūs strādājat un jūs redzat, ja, ka jums ir tā sajūta, ka kaut kas tā kā īsti par maz, ja? Tad, ziniet, jums tas nešķiet, tas tā ir vienkārši. Ja? Nevajag teikt, man liekas, ka ir par maz. Nē, nevis liekas, bet ir par maz. Ja? Tāpēc, ka jums uzreiz iebūvēt šis te mehānisms, kad jūs jūtat, kad ir par maz. Un līdz ar to, ja, arī daudzi citi cilvēki no ārpus jums var teikt, piemēram, jūs esat izdomājuši, ka es būšu masiere. Un tagad jūs esat iemācījusies, un jūs par masāžu ņemam 30 eiro. Un jums nāk cilvēki un saka, ko tu ņem tik maz? Masāžas maksā tur 100 eiro. Bet jums ir definēts ego. Jūs tāds jūtat, ka jums ir šobrīd ir ok uz tiem 30. Bet citi cilvēki jums saka, nē, tev ir jāņem vairāk. Un jūs tādi, laikam man ir zemes pašvērtējums, laikam man ir viņu. Nē, nav. Vienkārši jūsu šobrīd definēts ego, viņš jums saka, šobrīd, kamēr tu mācies, tas ir normāli. Kā tu teici, dažreiz var arī pa barteri aiziet vai par brīvu, ja, pirms tu, kad tu sāc būvēt kaut ko. Ja. Protams, tajā sākumā. Un pēc tam soli pa solim, kad jūs kļūstat profesionāli, jūs audzējat to savu vai nu algu, vai nu skatoties, kādā sfērā jūs strādājat. Ja? Un tad, kad jūs tiešām sāksiet iegūt to atpakaļ tik daudz, cik jūs gribat no sava darba devēja, no savas kompānijas, tad būs šī te cieņas sajūta pret sevi. Tad, kad jūs sevi cienat, nevis ar prātu, jā, tāpēc, bet iekšēji ar ķermeni. Tāpēc, ka es saku, ja, piemēram, masieri strādā par 30 eiro un viņam visi saka, nē, vajag 100, tad viņa galva var teikt, laikam tas nav labi. Bet iekšēji, ja jūs redzat, ka jūs sevi cienat, ir šī te respekta sajūta par to naudu, ko jūs saņemat, vienkārši chill, viss ir mums kārtībā. Bet, ja ir iekšēji tā sajūta, ka ir par maz, tad viennozīmīgi ir par maz, un jums ir jāizdomā stepus, ja mērķis, jau vienkārši tas vārds ir apnicis, ja, ir jāizdomā tos stepus, kā jūs nonāksiet līdz tam rezultātam, kur jūs gribat. Un jā, jums ir šīs tie visa mērķu sasniegšanas mehānismi, viņi jūsos dzīvo. Uzticieties savai sajūtai. Jā. Un tālāk. Atgriezīsimies pie Alekša. Jā. Jā, jūs redzat, ka Aleks ir projektors. Un par viņu es arī esmu uzrakstījusi tādu tā kā aprakstu, ja, un jūs atceraties, Agnes viņu aprakstīja pašā sākumā. Talantīgs filozofs, līderis uz gaišāku nākotni, principiāls revolucionārs un ģimenes vērtību balsts, savējo atbalstītais līdz pēdējām elpas vilcienam, cilvēks iedvesma, kurš var sniegt plašāku redzējumu uz pasauli un visumu kā tādu, dot unikālu un pilnīgi inovatīvu perspektīvu blakus esošo cilvēku dzīvēs. Taisnība 100%. Vai ne? Absolūti unikāls cilvēks, jā. Filozofs. Tas vienkārši visu laiku to vārdu teica. Jūs satikāties, viņš uzreiz atnāca, apsēdās un sāka stāstīt. Un sākās stāst, jā. Jā, un ja mēs paskatāmies tomēr miedarbību, jā, divu bodygrāfu miedarbību, ģenerators, ja manifestēšanas ģenerators un projektors. Kas ir projektors? Projektors ir neenerģētiskais tips, tas mums visiem nepatīk projektoriem dzirdēt, bet kurš šeit ir atnācis, lai justu citu cilvēku enerģiju potenciālu un sniegtu tiem pēc uzaicinājuma izcili un unikālu padomu jeb virzību, kas šo cilvēku novedīs līdz šim neredzētās pieredzēs, plašumos, sevis atklājumos un jaunos sasniegumus, kur viņš varēs pildīt savu misiju, izdzīvojot sevi uz 100%. Un, kad mēs skatāmies uz projektora bodygrāfa, it īpaši, ja projektors ir vīrietis, ja, un šobrīd paskatieties, vai jūsu dēli
ir projektori, vai varbūt jūsu vīri ir projektori, vai varbūt arī, ja jūs esat vīrietis un jums varbūt sieviete ir projektors. Ja, ja mēs skatāmies klasiku, ja, sieviete mājas pavārda turētāja, vīrietis tas, kas pieņem lēmumus, kas izdomā tos lēmumus, kas inicijē, un vienkārši pats ir ģimenes galva, ģimenes pelnītājs un tā tālāk. Šajā gadījumā, kad mēs redzam tādu savienību projektors un ģenerators, nav svarīgi pat kādi ir dzimumi. Šeit ir svarīgi tas, ka vislielākā enerģija, fiziskā enerģija būs tieši ģeneratoram, jeb manifestējošam ģeneratoram. Projektors būs tas cilvēks, kurš to ģeneratoru vienkārši ar savu padomu šitā te virzīs uz kaut kādu pusi. Un šī gadījumā, ja mēs skatāmies konkrēti uz tā Agnes piemēra, tad tu, protams, esi atzinusi to projektu. Tu pat esi viņam piezvanījis un pateiksi, kurā datumā mēs precēsimies. Jā, mums vienkārši piedāvājums teica, vai pēc 2 nedēļām, vai pēc pusgada. Un es teicu, Aleks, kad? Viņš teica, pēc 2 nedēļām. Bet tas bija uzaicinājums no manas puses. Un šajās attiecībās var redzēt, cik Agnese ļoti ir atzinusi šo te projektoru, šo vīrieti projektoru atzinusi. Jā, nezinot to, ka viņš ir projektors. Mēs redzējām plašumu, viņš man parādīja plašumu. Un tā, rupi sakot, projektors ienāk dzīvē, cilvēkā, kurš viņu atzīst. Un viņš redz, ka Agnese stāv ar seju pret sienu un saka, man nav gaismas tuneļa galā, man nav gaismas tuneļa galā. Un viņš tur tā kā paskatās uz to galvu, tur savieno pareizos vādiņus, Agnese tā pagriežās tā. Šeit ir plašums. Ļoti primitīvi, bet, lai jūs saprotat, kā darbojās šī te projektora enerģija, kuru atzīst. Jā. Un tieši šajās attiecībās, izskatās, tas arī notika. Tu pati teici, mēs izšāvām plašumā. Jā, un tā liela pārēja tevi no tāda, no tā, ko tu esi darījusi profesionāli, tu esi izšāvusi pilnīgi citā līmenī, tu sākusi filmēties tieši kino, jo pirms tam tu kino nefilmēsi, tu esi sākusi pelnīt naudu. Tu vispār esi ieraudzījusi pasauli vispār pilnīgi savādāku un ārpus kas, un vispār esi apzinājusies vispār tās savas enerģijas rezervas, kādas viņas tev ir. Jā, jo strādājot Maskavā, tu pēkšņi visdrīzāk saprati, ka Maskava tas nav gala mērķis, un par to mēs arī runāsim vēlāk, vai ne? Nav gala mērķis, ka ir arī citas vēl lielas valstis pasaulē, kas... Bet projektoriem ir ļoti svarīgi, lai viņiem paši saka paldies par to, ko viņi ir ienesuši mūsu dzīvē. Jā, un es ieslēgu vienu nākošo slaidu, un es gribēju zālē pateikt cilvēkiem, ja jums ir mājās vīrs projektors, un jums gribās viņu bišķi tagad pazāģēt, tāpēc, ka viņš varbūt par daudz sēž uz dīvāna, varbūt par daudz lasa kaut ko, pēta kaut ko, baigi tur negrib krāsot sienas, vai tur, es nezinu, sist naglu sienā. Un jums tas bišķi besī, jo mums joprojām palikuši šis te, ka vīrietim ir jādara visus fiziskos darbus mājās. Bet pamēģiniet atcerēties jūsu attiecību sākumu, tad, kad jūs tiešām viņu esat uzaicinājuši tajās attiecībās, kad jūs esat viņu atzinuši, ko viņš patiesībā priekš jums ir izdarījis. Un tas varbūt nav redzams tādā tā kā uzreiz, bet pamēģiniet atcerēties, viņš ienāca manā dzīvē, es, piemēram, strādāju tādā un tādā kompānijā. Un tad, neskapēc, pēc 2 gadiem es saku, vispār strādāt citā amatā, vai es nodibināju savu uzņēmumu, vai varbūt man parādījās bērni, par kuriem ārsti teica, ka viņi nekad nebūs, vai varbūt vēl kaut kas jūsu dzīvē ir noticis tāds, ko jūs nekad neesat sasaistījuši ar to, ka jūsu dzīvēs bija ienācis šis te cilvēks, kurš pēc cilvēka dizaina ir projektors. Un, kad jūs atnāksiet mājās, varbūt ir vērts apķert un vienkārši pateikt paldies. Te zālē ir daudz projektoru. Maz, bet nē, ir. Es tagad varu. Jā. Man ļoti svarīgi pateikt, kaut arī es aicināju Aleksu, bet viņš šodien netika. Bet zālē ir mans dēls. Man ļoti svarīgi viņam pateikt paldies par šo pieredzi.
Jo tā man pacēla citā līmenī un iedeva man pilnīgi citu izpratni gan par mīlestību, gan par attiecībām. Tā kā paldies, Aleks! Tu zini, ka ir tikai viens vīrietis, kas vispār manā dzīvē jebkad ir mācējis prastis darīt man laimīgu. Kā tu domā, kurš tas ir? Tikai viens. Nē, viņu es nedomāju. Nē, tas nav tas. Es domāju pavisam citu. Es domāju Džordžu. Džordžu, manu vīru. Viņš. Džordžs, kurš ir kaut kur tumsā. Džordžs, kurš ir labs pret mani un kuru es zākāju, kurš saprot mani un kuru es atgrūžu, kurš mani naktī prot apskaut tik silti, un es vienmēr sakožu viņu līdz asinīm. Kurš man vienmēr liek smieties, bet es vienmēr apslāpēju savus smieklus. Kurš ir vienīgais, kas mani māk darīt laimīgu, un es taču negribu būt laimīga. Nē, es gribu būt laimīga. Džordžs, kurš vienmēr iemācās mūsu spēles daudz ātrāk, nekā es spēju mainīt noteikumus. Džordžs, kuram es nevaru piedot par to, ka viņš ir piekāpies un pateicis, jā, es tevi izvēlos, tu esi laba diezgan. Džordžs, kurš ir pieļāvis milzīgu, sāpīgu, riebīgu kļūdu, mīlēs mani. Un tāpēc man viņš par to ir jāsoda. Džordžs, riebīgi, bēdīgi. Džordžs, kurš pacieš nepaciešamo. Džordžs, kurš ir labs pret nežēlīgo. Džordžs, kurš saprot pilnīgi nesaprotamo. Džordžs un Marta. Bēdīgi.